Labvakar! Mm, Prieks redzēt tik daudz cilvēkus šovakar šeit, lai kopīgi padomātu par tādu tēmu. Es strādāju kā bērnu pusauģu terapeits, un pie mums centrā nonāk ļoti, ļoti daudz dažādas situācijas. Nonāk depresijas, trauksmes, pusauģi, kuriem skolā neiet labi, pusauģi, kas lieto vielas, personības problēmas, uzvedības ar brāļiem, ar māsām. Absolūti viss. Bet ir viena lieta, kas viņiem visiem ir kopīga. Un tā ir, man šķiet, ka man nav vēl sanācis pat iespējams satikt tādu ģimeni, bet vienalga, lai kāds būtu pusauģu problēmas, vienmēr viena no lietām, par ko vecāki sūdzās vai vismaz piemin, tā ir datorspēļu, interneta, mobilā telefona vai kaut kas, kas ir saistīts ar tehnoloģijām. Un protams, ka arī tiem vecākiem, kuru bērni nenonāk pie speciālistiem, arī šis man šķiet ir viens no absolūti vis tādiem centrālākajiem jautājumiem, ko ar to visu darīt, un tās arī ir tās grūtības, ar kurām visbiežāk sanāk saskarties. Manuprāt, ir viena grupa, kurai nav šīs problēmas pusauģiem. Tie ir tādi diezgan nopietnie klaiņotāji un vielu lietotāji. Viņiem parasti nav problēmas ar pārlieku lielu internetu un telefonu lietošanu. Tā kā, ja jūsu bērnam ir tādas, tad savā ziņā jums ir paveicies vismaz ar to, un tā ir laba lieta. Es šodien esmu iecerējis padalīties tādām praktiskām lietām, un kaut kādā ziņā man šķiet, ka ir vērts izmantot to, ka mēs esam šeit klātienē satikušies, jo, protams, ka ir liela daļa, ko jūs varat paskatīties internetā vai paklausīties lekcijas un tā, bet šodien es labprāt parunātos no savas pieredzes, no savu kolēģu personiskās pieredzes, kas ir tas, kā mēs par to domājam, kas ir tas, kas ir bijis palīdzoši citām ģimenēm, un kas ir tas, kas praksē, kādas lietas, ko mēs esam ievērojuši, kas strādā. Un es labprāt arī aicinātu izmantot jūs šovakar, ja jūs padalītos ar savām pieredzēm vai arī jautājumiem vai situācijām. Protams, ja jūs jūtaties, ka tas ir ok, tad arī tas visiem būtu ļoti noderīgi. Tāpēc es arī neko tādu daudz uz ekrāna jums nerādīšu, bet es vairāk aicinātu kopīgi padomāt par tām lietām, kas saistās ap šo visu. Un es pieņemu, ka lielākai daļai no jums ir bērni, pusauģi mājās vai vismaz darbā. Tad, protams, mēs reiz varam padomāt par kādiem konkrētiem pusauģiem, kuri mums nāks prātā. Okay. Vai es reiz tā pavaicāšu, vai ir kaut kas tāds, vai kādam ir kaut kas tāds, ko jūs esat šovakar atnākuši, un jūs noteikti gribētu dzirdēt, uzzināt, vai pretējā gadījumā, ja tas netiks pārunāts, tad jūs rakstīsiet negatīvu komentāru uz droši. Okay. Ļoti laba tēma. Paldies. Un jā, tas arī, ko jūs pieminējāt, tas ļoti daudz šodien ieskanēsies, tāpēc, ka tiešām šis jautājums, cik par daudz, un kā jūs iezīmējāt, dators un tehnoloģijas nav kaut kas tāds, mēs it kā runājam par atkarībām. Man patiesībā nepatīk tas es izvēros to vārdu lietot runājot par tehnoloģijām, jo it kā datoru tehnoloģiju atkarības, tas izklausās tā, kā viņi būtu kaut kas ļoti līdzīgs narkotiku atkarīgiem bērniem, bet tā galīgi nav. Un viena milzīga atšķirība, kāpēc tas tā galīgi nav, ir tāpēc, ka narkotikas ir labi nelietot nemaz, bet dators un tehnoloģijas viņi lietos jebkurā gadījumā. Tas ir vairāk līdzīgāks kā ēdiens. Ar ēdiens var būt par daudz, bet no tā nevar izvairīties. Un tie mūsu priekšstati arī visu laiku nemitīgi mainās. Mums bija tādas idejas, mēs teicām aptuveni pirms 5, varbūt teikt jau vairāk gadiem, piemēram, 2 stundas dienā. Tā ir laba prakse. Mēs arī teicām, nevajag pārāk ilgi sēdēt pie datora. Pienāca Covid pandēmija, tas viss
pēkšņi pārmainījās. Mēs teicām, nē, īstenībā tas laiks nav tik svarīgi. Īstenībā tev jāsēž vairāk pie datora, un pārmainījās arī mūsu priekšstati. Un izrādījās, ka kaut kas no tā bija patiesi, kaut kas nē. Un tas visu laiku mainās līdz ar tehnoloģijām. Mēs sazinājāmies pirms lekcijas, un bija tāds lūgums arī nedaudz parunāt, piemēram, par mākslīgo intelektu šajā saistībā, kas ir tēma, kad mēs šo lekciju pieteicām pagājušajā gadā. Tā vispār nebija tēma, neviens par to nebija dzirdējis. Īsti daudz par to nerunāja. Tagad ChatGPT ir tāda ļoti karsts kartupels, par ko daudz runā un domā. Un starp citu, pusauģiem, es nezinu, kā jūsu, bet es strādāju vienā no vietām, kur es strādāju, ir skola. Un mums šobrīd ļoti daudz ņemšanās par ChatGPT ir. Tāpēc, ka pusauģi izmanto ChatGPT, bet arī skolotāji izrādās, pedagogi ir atklājuši, ka tā var būt ļoti noderīga lieta. Un kā mēs ar to tiksim galā? Vai šis varētu būt nedaudz interesants mazam gabaliņam, kaut ko šodien parunāt arī par to? Okay, kā jums šeit ir vecāki, šeit ir pedagogi arī? Nedaudz. Ok, labi. Sāksim nedaudz. Jūs tā droši arī iesaisties, pārtraucat vai iebilstat, ja kaut kas galīgi neatbilst ar jūsu pieredzi vērojumiem. Man šķiet, ka vispār šai tēmai ir drusku grūti pieiet, tāpēc, ka viņa ir ārkārtīgi plaša. Mēs runājam par tehnoloģijām, bet tas viss ir kaut kas tik ārkārtīgi liels, tad es piedāvāju to visu sadalīt tādos mazākos nedaudz gabaliņos, droši vien, ka daļai no jums būs aktuālāka viena lieta un citiem būs citas. Bet kopumā man šķiet tās galvenās lietas, kas ar šo tēmu saistās, ir šādas, starp kurām tas bērns kaut kā maldās. Tā klasiskākā ir video spēles. Mēs par katru no tām parunāsim nedaudz atsevišķi. Video spēles vienkārši klasiskākā, tāpēc tā ir vissanākā. Video spēles principā jau 80. gados cilvēki sāk spēlēt. Tie no mums, kas aug 90. Mums bija lietas, ko mēs slēdzām klāt pie televizora. Un aizrāvāmies ar to, un aizvien laikam ir. Protams, video spēles ir kļuvušas aizvien populārākas. Un daudziem vecākiem tieši par šo ir liels bažas. Mēs par to parunāsim kā par pirmo. Otrs, protams, ka telefons. Telefons ir... Man ir aizdoms, ka telefons nav tikai pusauģu lieta. Daudziem no mums telefons sagādā grūtības. Es, piemēram, pēdējā laikā sāku ļoti nopietni domāt par to, kā ierobežot telefonu lietošanu visādi iemeslu dēļ. Telefons ir kaut kāda laikmeta zīme tagad. Tas ir tā mūsu jaunais orgāns kaut kādā ziņā, kas mūs visādos veidos uzlabo un tā, bet tad tajā ir kaut kas ļoti aktuāls par bērniem, un es ļoti labprāt par to parunāt, jo man šķiet, ka iespējams no visām lietām, kas attiecās šajā tēmā, tieši mobilie telefoni ir viens tāda, kurai ir vislielākā ietekme, un otrs tas, ko var kaut kā kontrolēt. Jūs teicāt, ko pārunāt ar 17-gadīgu pusaudzi jaunieti. Es nezinu, vai tur būs tik daudz, ko viņam varēs izdarīt, bet runājot par telefonu, tās ir lietas, kuras pilnīgi noteikti var no tās sabiedrības ieviest. Ir sociālie tīkli, un tā ir atkal pavisam cita tēma. Instagrami, TikToks, te daudz visādos veidos pieminētais, tās jauniešu vides, kurās viņi dzīvo. Protams, ka viena no lietām, par ko mēs visvairāk uztraucamies, ir kā internets tehnoloģijas ietekmē jauniešus, tad sociālie tīkli šķiet, ka ietekmē visvairāk. Un mēs par to parunāsim, un īpaši tas attiecās uz meitenēm. Un, ja jums mājās, ja jums ir pusaudzes meitene, tad šī sociālo tīklu tēma ir ārkārtīgi svarīga. Zēniem ir drusku citādāk, zēns visvairāk ietekmē video spēles. Un tur ir zināmas atšķirības. Okay, tad, protams, kurš ir tas brīdis, kurā vecāki sāk par to raizēties, vai kurā brīdī tas mums visiem kļūst svarīgi, tas bieži ļoti saistīts ar mācīšanos. Pārēsti, protams, ja pusaudzes vai mums sēž mājās pie datora sestdienā līdz 12. naktī, nav patīkami, nav jauki, bet droši vien, ka mēs tāpēc tur lielu brēku necelsim. Tad, ja viņam sākās problēmas skolā,
šo lietu dēļ. Tad, ja viņš nepilda mājas darbus, vai tad, ja viņš skolā nespēja koncentrēties un vēl kādas lietas parādās, tad gan tā ir diezgan liela problēma. Un mēs ļoti bieži nonākam pie problēmām ar sociāliem tīkliem, caur problēmām, no problēmām ar tehnoloģijām, caur problēmām ar mācīšanos. Un mēs parunāsim, kā tās lietas ir diezgan bieži saistītas. Un tagad, droši vien esat dzirdējuši, šeit ir liela tāda kampaņa, viņa nav tik liela, par mobilo telefonu aizliekšanu skolās. Tas bija Latvijā. Es nezinu, kāds ir jūsu viedoklis par šo. Mēs parunāsim, būtu ļoti interesanti par to parunāt, bet katrā gadījumā tā ir milzīga tēma un tam ir savs zināms pamats. Tad ir vēl kaut kāda drusku atsevišķa tēma, kura varbūt no sākuma liekas, ka nav tieši saistīta ar tehnoloģijām, bet īstenībā ir diezgan ļoti, un tas saistās ar to, ko sauc par socializēšanos, ja vienkārši runājot ar draudzēšanos. Un šī ir tā tēma, kura ienāca ļoti aktīvi mūsu pusauģos un vidē pēc pandēmijas. Tā bija, un šobrīd tā ir ļoti, ļoti liela tēma par socializēšanos dažādos veidos, par to, kā bērni iemācās vai neiemācās socializēties, un par to, kā viņu draudzības virtuālajā vidē ietekmē to, ko viņi dara vai nedara reālajā dzīvē. Starp citu, vēl viena karsta tēma, kur jūs arī varbūt esat pamanījuši, dzimuma identitātes tēma, kas arī šobrīd virmo apkārt gaisā. Lūk, šī ideja par draudzēšanos arī ir diezgan cieši saistīta diezgan lielā mērā ar šīm situācijām un šo tematiku par dzimumu identitāti. Diezgan interesanti, kā tas viss saplūst kopā. Un, protams, tur ir vēl viena tēma par jauniešu seksuālo uzvedību, par jauniešu romantiskajām attiecībām, kur pārklājās draudzēšanās un sociālie tīkli divos virzienos. Un tad par to parunāsim. Tur arī šobrīd ir tāds diezgan aktuāls debats. Un visbeidzot, tad varbūt tas, kas ir vecākiem tā izšķirošā lieta un sāpe uzvedība. Proti, kā jau pieminēju, kā mainīt uzvedību, ko darīt ar to, ko tas pusaudzis dara, kā panākt, lai viņš nesēžas līdz vēlai naktī pie datora, vai kā panākt to, lai viņš noliek telefonu, dara kaut ko citu, ko darīt tad, kad mēs viņam atslēdzam internetu un sākās histērija. Droši vien daudziem arī pazīstams, ja jūs esat to ceļu mēģinājuši. Es zinu, ka daudzi jau izlasa internetā pieredzes stāsts, pasaka, mēs nemaz negribam sākt šim visam iet cauri. Ir sanācis. Lūk, tie visi ir uzvedības jautājumi, kā viņam veidot tos ieradumus labākus un tā. Tā ir tā noslēdzošā tēma. Šī tik tālu, kā izklausās, tas aptuveni ir tas, par ko kaut kas no šī, kas jūs varētu interesēt. Labi, parunāsim atsevišķi par katru no tiem. Es arī no pieredzes, kā es zinu, ka tie centrālie jautājumi, uz kuriem, kurus parasti vecāki uzdod, man arī gribētos, man šķiet, ka tā būtu laba lieta, ka ja šis vakars kaut kādā ziņā ļautu ietaupīt jums vai aizstāt konsultāciju pie speciālista, tāpēc, vismaz daļai no jums, tāpēc, ka šīs konsultācijas bieži ir grūti pieejamas, speciālisti maz, tās ir dārgas, tur jābrauc un tā. Bet diezgan lielai daļai vecāki jautājumi ir diezgan līdzīgi. Tā kā es domāju, ka iespējams jums kaut kādā ziņā šis varētu būt. Parasti vecāki vispirms grib zināt, cik daudz vispār drīkst. Tā ir tāda centrālais jautājums, cik daudz drīkst tur 12 gadniekam sēdēt pie datora, lai viņam nesamaitātos smadzenes un redze, un cik daudz drīkst tur pusaudzis spēlēt video spēles. Uzreiz šo jautājumu es atļaušos noņemt no dienas kārtības, tāpēc, ka mēs nezinām. Mums nav ne jausmas, cik daudz drīkst. Nekādi daudzuma apmēri vai ilgumi nav, diemžēl, zinām un nav arī kaut kā pierādījušies. Ir ideja, ka pavisam maziem bērniem, tur tā līdz 2 gadu vecumu, varbūt nevajadzētu vispār īpaši ar to aizrauties, bet ārpus tā, par ilgumu mēs īsti kaut ko nezinām. Man šķiet, ka tas nav tāds efektīvākais jautājums. Protams, tad ir jautājums par to, kā ierobežot, tas ar uzvedību saistās. Un trešais, varbūt pats interesantākais, ir tas, ko viņi tur dara. Un tas arī vecākiem bieži ir
nevienmēr zināma lieta, un reizēm tā visa pasaule ir tāda diezgan mistiska, mīklaina. Jo tomēr mums ir pusauģi, viņi tur pavada. Reizēm tas ir neiztēlojami daudzumu. Mums te diezgan labi mēs zinām laiku, ko pusauģi pavada telefonos un tīklos, tāpēc, ka ir aplikācijas, kas to mēra. Un mēs arī Latvijas skolās diezgan bieži uzliekam viņiem tīri intereses pēc. Reizēm tie cipari ir neticami. Viņi mēdz pavadīt 6, 8 stundas. Nav nemaz arī nekas tik neierasts, ja tur ir vairāk, 10 stundas. Tas nozīmē, ka, ja saskaita to laiku, kur viņš pavada vienā vai otrā ekrānā, tas ir 6 stundas kopā. Tas ir ļoti ilgs laiks, manuprāt, priekš dzīvošanas kodā vidē. Protams, ir jāņem vērā, ka mūsdienu pusauģi, viņi arī attīstās nedaudz citādāk, un viņi dzīvo paralēlās vidēs. Respektīvi, ja mēs novērojam to, kā pusauģi, un droši vien jums ir gadījies to redzēt, kā viņi komunicē, viņi joprojām labprāt satiekās, piemēram, kafejnīcā vai starpbrīdī, viņi apsēžās kopā, viņiem patīk sēdēt kopā, vienlaikus esot telefonos. Tas ir ļoti interesants fenomens, kā viņi to dara. Un viņi to interpretē kā socializēšanos, kā draudzēšanos. Kad viņiem jau smadzenes darbojas drusku citādāk nekā, mums to ir diezgan grūti izdarīt. Starp citu, pusauģi mainās arī fizioloģiski. Mēs mutējam kā civilizācija, jo parādās jaunas lietas arī organismā. Pirmkārt, pusauģu īkšķi, šie kauliņi sāk palikt spicāki, tāpēc, ka viņi visu laiku tur viņus ieliekts. Un otrs parādās tāda lieta, kā šeit sprandā, kā izaugums, kuru fizioterapeiti arī konstatē. Bieži no tā, ka galva ir noliekta, viņam veidojas jau drusku citu veidu pārmaiņas. Ja mēs arī kā ne tikai smadzenes, bet arī bioloģiski mēs sākam piemēroties jaunajai realitātei. Nezinu, tā kā vienmēr ļoti laba lieta. Bet jebkurā gadījumā tas ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka, manuprāt, ja mēs īsti nezinām, ko viņi tur dara, tad mums ļoti grūti ar viņiem par to runāt. Un reizēm tad mēs varam ja mēs nezinām, ko viņi tur dara, tad mēs varam pārspīlēt riskus, ka tas, ko viņi tur dara, ir kaut kas ārkārtīgi briesmīgs, ka varbūt tas tā nav, un mēs varam nenovērtēt tos riskus. Un, protams, ka mums tad no tā saruna neveidojas. Es jums varu pateikt atklāti, mana darba grūtākā sastāvdaļa ir iedziļināties šajā visā, jo bieži tās lietas, ko viņi tur dara, ir diezgan obskūras un dīvainas, un arī nepārāk interesantas. Bet bez tā īsti nekāda nevar. Tā kā, ja kādam no jums nav tik liela priekšstata, ko dara, piemēram, jaunieši tiktok 8 stundas, es jums varu šovakar nedaudz aiztaupīt laiku, iedot tādu īsu kopsavilkumu. Okay. Es arī labprāt vienkārši padalīšos caur ejot tā lai uzskatāmāk. Šīs bildes ir ilustratīvas, tie nav Latvijas bērni mūsu, bet mums katrs no tiem ir piemērots vienam profilam no tiem bērniem, kuri visbiežāk kaut kādā ziņā vai iekuļās grūtībās, vai vecākiem rada kaut kādas bažas saistībā ar tehnoloģiju lietošanu. Un es jums arī pastāstīšu dažus katru no šiem gadījumiem atsevišķi un pastāstīšu, kā mēs viņus risinājām. Varbūt tas jums būs noderīgi. Viena tā lielā kategorija ir jaunākie pirmspusauģi vai jaunākie pusauģi, par kuriem parasti vienkārši centrālā sūdzība ir tā, ka viņi ir pielipuši telefonam. Un mēs viņus redzam skolā, viņš var visu laiku būt vienkārši telefonā, un mājās viņš var būt telefonā, viņš var spēlēt sportu, bet tikko kā viņš aizies uz ģērbtuvi, viņš sēž telefonā, un respektīvi vecāki saka, ka Dievs, mans bērns visu laiku sēž telefonā, ko darīt? Telefonu it kā noņemt nevar. Viss šīs lietas, mums ir tāda bērnu grupiņa. Tad mums ir meiteņu grupa, kuras nesēž, pārstrādes nav saistīts ar telefonu, viņas sēž sociālajos tīklos, un bieži šīs meitenes arī mēdz diezgan, negluži izolēties, bet viņām patīk diezgan daudz laika pavadīt savā istabā. Vai vienām, vai arī viņām ir kaut kāda neliela draugu grupa. Viņas ļoti daudz, neticam reizēm, daudz laika pavada konkrētos sociālos, kaut kādās kopienās. Un bieži šīm meitenēm parādās kaut kāda cita veida grūtības, kā teiksim, depresija vai graizīšanās, vai vēl cita veida lietas. Un tā mums arī ir tāda
diezgan liela grupa, un par viņu tad arī parunāsim. Tad mums ir puikas, kas ir gameri vienkārši. Tas dosmīgais puika reprezentē tos, kuri reizēm, kur ģimenēs rodās tādas diezgan asas vārdu pārmaiņas, un reizēm tās izvēršas par veselām cīņām, kur vecāki mēģina dažādas taktikas, slēdz nost internetu, ņem nost telefonu, liek kodus, vēl kaut ko, bet reizēm tas nepalīdz, un puisis tur gaimo, un citreiz šie puiši sastrādā vēl citas lietas. Tas ir saistīts ar naudu. Es nezinu, vai kādam no jums tas ir populāri, bet pie mums diezgan bieži nonāk, un tā ir tāda arī jaunāko laiku tendence, tie pārsvarā ir zēni, bet noteikti ir tādas arī meitenes, kas iztērē vecāku naudu internetā. Vai iekuļās vēl kaut kādās problēmās, kas ir saistīts ar šīm lietām. Un tad ceturtā tāda grupa, par ko ir noteikti svarīgi parunāt, ir tie, kuri iekuļās problēmās ar... korektāk pateikt, ar kailumu saistītu apsvērumu dēļ. Tur, kur ir šī tēma par sekstingu, par dažādu kailbilžu sūtīšanu, pārsūtīšanu, un šobrīd šī tēma ir aktualizējusies Latvijā atkal, viņa ir aktualizējusies no sporta puses, tāpēc, ka dažos sporta veidos puiši, un šoreiz tie ir pārsvarā puiši. Mēs parunāsim, kā atšķirās viņu iesaisti, bet gan puiši, gan meitenes iesaistās tajā līdzvērtīgi. Tad tikai katram ir savu risku, bet šī ir tāda milzīga tēma, par kuru noteikti vajadzētu, es labprāt arī ar jums parunātu. Tā kā par katru no šiem tad parunāsim nedaudz vairāk. Varbūt jums uzreiz ir kaut kādas vēlmes vai komentāri pie kāda no tā, pie kā pieturēties vairāk, pēc mazāk. Nē, paiesam uz priekšu. Okay. Tad labi, sāksim ar video spēlēm uzreiz, jo tā ir lieta, kas ir tradicionālākā. Varbūt tā tīri ilustratīva, vai ir kāds vecāks, kurus atrauc video spēlēšanu? Okay. Vai jūs varētu man nedaudz iedot priekšstatu, kas jūs par to satrauc? Es vairāk, tāpēc tie var būt dažādi iemesli. Bet varbūt tā, pirmais, kas ir tā satraucošākā lieta? Okay. Jā, tas kaut kā sakrīt, ka ir bažas par realitātes testēšanu, vai viņi nepārnesīs to. Jā, lūdzu. Okay. Un reizēm to var novērot, ja viņš zaudē spēli, tad viss var aiziet pa gaisu. Jā, lūdzu, kā jums? Ļoti labi. Okay, paldies par jautājumu. Paldies arī, ka jūs ienesāt jau konkrētas spēles. Tas ir ļoti svarīgi. Man šķiet, arī ar pusauģiem par to runājot. Es nezinu, vai es būšu labākais padomdevējs šajā, tāpēc, ka GTA, tiem, kas nezina, GTA ir ļoti populāra spēle, kuras galvenais uzdevums ir skraidīt pa pilsētu, zakt mašīnas. Tā ir bijusi arī mana bērnības mīļākā spēle. Es sāku spēlēt jau pašu pirmo versiju. Un es diezgan ilgi esmu viņus. Tas ļoti interesanti, jo pusauģis tagad nāk uz terapijas, ar viņiem var par to runāt, jo viņi spēlē jau 5. Tur kaut kādu San Andrē. Un es zinu pašu pirmo, un tas ir tāds. Bet es domāju, ka tas kaut kā saskan kopā nedaudz ar to, ko šeit minēja, ar bažām par realitātes testēšanu, principā, vai tas, kāpēc viņi to dara tā. Ok, paldies. Šīs ļoti labas tēmas. Mēs par tām parunāsim. Tad Minecraft estētika, ja? Okay. Jā. Jā, tas absolūti interesants fenomens. YouTube video, viena no populārākajiem video ir video, kurā citi pusauģi spēlē video spēles. Un tad jaunietis skatās, kā kāds cits pusauģis spēlē video spēli. Ok. Ļoti labi, ļoti realistiskas lietas. Jā.
Jā. Absolūti. Paldies, Kenza. Šo atstāsim drusku. Tagad mēs runāsim par sociālajiem tīkliem. Tā ir viena no lietām, arī no fenomeniem, par ko vēlās kļūt mūsdienu pusauģi, par influenceriem un youtuberiem. Tā ir absolūta tēma. Par šo mēs parunāsim pie sociālajiem tīkliem, jo tas ir viena no lielajām ietekmēm. Pilnīgi noteikti. Okay. Labi. Tad pamēģināsim par šīm visām padomāt. Viens es uzreiz pateikšu, droši vien tas, kas ir jāņem vērā, ir tas, ka video spēles ir kļuvušas par absolūti lielāko izklaides veidu mūsdienu jauniešiem un ne tikai jauniešiem. Mēs zinām, ka starp puikām rāda, ka 90, drusku pār 90% spēlē, starp meitenēm joprojām ievērojami mazāk, bet vienalga tas jau ir pāri pusē. Meitenes, kas spēlē kaut kādas spēles. Zēniem aizraušanās ar spēlēm video spēlēm ir daudz, daudz lielāka. Kas ir interesanti, tā vairs nav tikai pusauģu padarīšana. Ja skatās paudzi, kurai šobrīd ir starp 30 un 35, respektīvi vīriešus, kuriem jau ir bērni, tur populārākais laika pavadīšanas veids, brīvā laika pavadīšanas veids ir video spēļu spēlēšana. Tā vairs nav makšķerēšana vai jebkas cits no tradicionālām reāli vīrieši, kas ir uzauguši ar video spēles, turpina spēlēt. Tam ir savs ieguvums, jo tā ir, starp citu, viena no biežākajām un labākajām lietām, kā tēvi mēdz pavadīt laiku kopā ar saviem dēliem. Un meitām arī, ja viņas spēlē, proti, spēlē kopīgi video spēles. Jebkurā gadījumā tā ir lieta, kas ir šeit uz tādu ļoti lielu palikšanu. Un starp citu, otra lielākā grupa, kur ir visstraujākais pieaugums video spēlēm, ir vecie ļaudis, kuriem ir daudz laika. Un viņi šādā veidā arī iegūst jaunas pieredzes. Tad, kad spēles tika radītas, īstenībā spēles jau no paša sākuma ir bijušas vardarbīgas. Ja mēs labi, es jums nevedīšu šo video spēļu vēsturē, bet pirmās spēles, kā piemēram Street Fighters un Mortal Kombat, vai šīs spēles, kuras varēja spēlēt uz automātiem, toreiz ne mājās, bet bez automātiem, viņas viss bija diezgan vardarbīgas. Tās bija kauju spēles, cīņas kaut kādas. Un, protams, jau arī uzreiz ar pirmajām spēlēm parādījās jautājumi, kā šīs spēles ietekmē bērnus un bērnu psihi, un vai šī vardarbība tiek pārnesta kaut kā ārpusē, reālajā vidē. Es teicu pateikšu kaut ko, kas izklausīsies neintuitīvi pareizi, bet no visiem šādu veidu pētījumiem un no visām lietām, kuras par šo tēmu ir darīts un ir pētīts, nav izdevies saskatīt nekādu saikni starp to, ka vardarbīgas spēles kaut kā pārnestos vai veicinātu bērnu vardarbīgumu reālajā dzīvē. Mēs varam patiesībā to varbūt saprast, ja mēs domājam, ja mēs zinām, ka spēles spēlē absolūtais vairums pusauģu, bet mēs zinām, ka vardarbīgs noziegums tāpat pastrādā ārkārtīgi maz daļa, un šī daļa nav īpaši pieaugusi, parādoties spēlēm. Respektīvi, mēs varētu domāt, ka laikā starp 90 un 2000, kad bija milzīgs, aizvien vairāk pusauģi sāk spēlēt vardarbīgas spēles, vajadzētu arī sekot vardarbības pieaugumam, bet nekas tāds nav novērots, ir novērots tieši pretējs. Līdz ar to es zinu, tas izklausās neticami, jo it kā liekas, ka ja viņš tā dara, bet reālajā dzīvē tas mehānisms tādā veidā nestrādā. Īstenībā ir novērots pretējs efekts, vardarbības un slikta uzvedība tiešām samazinās. Piemēram, šajā laikā ir samazinājusies alkohola lietošana starp pusauģiem. Respektīvi, šī pusauģa paudze lieto alkoholu mazāk nekā iepriekšējās paudzes, vai viņa vecāka paudze, starp citu. Šī pusauģa paudze dara vēl vienu lietu mazāk, viņa mazāk nodarbojās ar seksu nekā viņa vecāki, starp citu. Tā ir tāda lieta, kas viņiem pašiem nāk kā pārsteigums. Iemesls ir ļoti vienkāršs, kāpēc tas tā notiek, tāpēc, ka viņi sēž pie datoriem vairāk. Loģiski. Jo, lai es piedzertos un ar kādu sakautos vai ar kādu pārgulātu, man vajag kaut kur iziet ārā no mājas. Tas ir loģiski. Ja es pavadu to laiku spēlēt video spēles, tas nenotiks. Tā ir tāda pētīta lieta, šī video spēļu pārnest. Tas nav tikai par vardarbību. Tiek pētīts, vai, piemēram, tas, ja es daru kaut kādu ļoti precīzu lietu, vai tas nozīmē, ka tas pusaudzis pēc tam reālajā dzīvē
varēs to lietu izdarīt. Vai, ja viņš spēlē basketbolu vai futbolu, vai viņš tāpēc spēlēs labāk basketbolu vai futbolu uz laukuma, īsti nav tāda pierādījuma dabūt. Jautājums ir par vardarbību. Kāpēc absolūtais vairums spēļu jau kopš pašiem pirmsākumiem ir bijuši vardarbīgi? Tas ir drusku filozofisks, bet es domāju, ja mēs atcerētos savus bērnības pieredzes un padomāt, kādas spēles bija populāras tad, it sevišķi zāniem, starp zāniem. Un mēs paskatītos vēsturiski, tad kopumā puikas ar absolūtu varumu ir vienmēr spēlējuši kariņus. Vai nu kariņus, vai kazaks razbojņikus saucamos, pēc tam policistus un bandītus jaunākos laikos. Respektīvi, vardarbības izpausmes bērnu spēlēs ir bijušas šķiet, ka vienmēr, un varbūt, ka tā nav slikta lieta, tāpēc, ka tas ir veids, kā viņiem savus agresīvos, vardarbīgos impulsus izpaust. Patiesībā tas ir tas, ko mēs mēģinām viņiem mācīt izpaust tos spēlē. Nenest tos savstarpējā saskarsmē, neizgāzt uz vecākiem vai kaut kā citādi, bet spēlē tu vari darīt visu. Spēlē tu vari lidot, spēlē tu vari būt supermenis, spēlē var izspēlēt savas fantāzijas lietas. Tas ir tas, kam spēle ir radīta. Te bija otrs jautājums, vai ka viņi varētu zaudēt realitātes sajūtu par to. Šis ir ļoti interesants jautājums. Kopumā bērni, un tā ir bērnu psihikas īpatnība, kas saglabājās, protams, arī pusauģiem, viņiem diezgan labi strādā fantāzijas atšķiršana no realitātes, un to var pamanīt arī pie diezgan maziem bērniem. Viņi var izturēties pret lēli vai pret spēļu mašīnīti kā pret īstu, bet nekad viņi praktiski neuzskatīs, ka šī lēle ir reāli dzīves cilvēks vai ka šī mašīna ir reāli īsta mašīna. To bieži vecāki piedzīvo ar iedomu draugiem. Ir tāds labs stāsts par šo gadījumu. Varbūt jums ir gadījies to jau dzirdēt. Restīvi ir meitenīte 7-gadīga ar iedomu draugu, un vecāki, un, protams, kā ar iedomu draugiem, viņi ļoti, ļoti realistiski pret to izturās, un viņi par viņu stāsta, un vecāki arī grib iesaistīties un būt saprotoši vecāki, un viņi klāja galdu vakariņu un uzklāja galdu arī tam iedomu draugam. Un meitenīte viņam skatās un saka, ko jūs darat, viņš ir iedomu draugs. Viņš nē. Kaut kas līdzīgs šķiet ir ar bērniem visās spēlēs, jo ļoti, ļoti reti, vai šķiet, tiešām tas tā, ka bērnam sajuktu šīs robežas. Viņi kaut kā diezgan precīzi, tā viņi var būt ļoti iekšā, bet viņi to neinterpretē kā piederīgi reāli. Tad jautājums ir par to, vai viņi varētu sākt domāt, ka viņiem ir vairākas dzīvības. Tas ir interesants jautājums. Tad droši vien, ja viņš varētu tā domāt un par to runāt kā par fantāziju, es neesmu saskāries praksē, es neesmu arī lasījis par tādiem gadījumiem, kur bērni sāk to izmēģināt reālā veidā. Mums ir, protams, bijuši daži ļoti traģiski gadījumi, kur bērni pusauģi pārbauda šīs iespējas, bet parasti tas bija saistīts ar vēl kaut ko, bieži ar vielu lietošanu, kuru iespējā. Tad es tā kā zaudēju šo realitātes sajūtu pavisam. Ko nozīmē tas, ka viņš saka, ka man ir vairākas dzīvības? Vai tā ir viņa fantāzija, vai tas ir kaut kas, ko viņš tiešām varētu pārbaudīt? Es domāju, ka tur ir vēl kaut kāda apsvēruma, jo es tā ceru, ka viņš nav nereizi nolicis. Jā. Ja tad mēs varētu domāt, ka viņš patiešām tam ticētu, tad droši vien, tā kā loģiski, ja man būtu daudz dzīvības, es kaut vai intereses pēc vienu pamēģinātu pazaudēt. Tas izklausās drusku tā, bet tāpēc, lai mēģinātu saprast, ko viņš ar to dara. Jā. Viņš tiešām domā, ja viņš arī nokritīs, ka viņš labākajā gadījumā, protams, labi būs, ka viņš piecelsies, ja? Bet ja viņš tiešām tā domā. Jā, tā ir taisnība. Es ieteiktu padomāt un kopā ar viņu un saprast, cik ļoti viņš tam tic. Tas var, es domātu, ka ja viņš tiešām viņam tāda pārliecība ir, ka varbūt saistīts vēl ar ko citu, jo absolūtais vairums bērnu, vairums miljoni no visiem, kas spēlē spēles, un visās spēlēs ir šī tēma, ka tev ir vairākas dzīvības, vairāk vai mazāk.
šādas pārliecības nerodās īsti. Līdz ar to, ja kādam bērnam šāda pārliecība parādās, tad visticamāk tas būs saistīts ar kaut ko citu, vai arī viņš ar to domā kaut ko citu, vai vienkārši viņš ir šobrīd tādā ļoti izmēģinājumu un impulsu meklēšanas fāzē. Tur var būt vēl kaut kādas citas lietas. Es nedomāju, ka tas ir tieši saistīts ar video spēlēm. Bet, protams, dažādi mēdz gadīties. Jā, vienmēr sakot, šī ir lieta, varbūt, par kuru tik ārkārtīgi, kas, protams, kādam tas var kaut ko izraisīt, kā vienmēr, jebkas, bet kopumā tā nav tā lieta. Tas, ko vairāk gan piedzīvo vecāki, ir saistīts ar emociju regulāciju. Un tās gan ir lietas, kuras bieži pamana pie bērniem. Un parasti tas izpaužās tā, ka, ja te bija minējums, viņš spēlē spēli un nevar nolikt. Un tad spēlēs, kamēr kamēr viņi atraus vai kamēr izraus rozeti. Vai kamēr pavisam. Un tas bieži ģimenēs sāk kļūt par tādu nospiedošu bez mazai rituālu, kur viņš sāk spēlēt, un tad māma jau zina, ka viņš nenokāps no tā datora, un tad viņam vajadzēs 100 reizes atgādināt. Otra lieta ir tad, kad viņš spēlē un zaudē, un tad viss sāk iet pa gaisu. Vai reizēm to ir... Jā, dažs. Ja jūs pagaidat, viņš iznes to miskasti? Es personīgi droši vien pagaidītu, nekā sāks to risināt. Jo jums ir, es vienmēr par to domāju, jums ir aptuveni 150 problēmas ar pusaudzi, kuras ir jārisina, un ir vērts droši vien izvēlēties tās cīņas, ka es šitā kaut ko labāk to, un tad to enerģiju ieguldīt tajā. Spēles ir tā. Jā, absolūti. Un tā ir otra lieta, kāpēc ir ļoti svarīgs jautājums, ko tieši pusaudzis tur dara un kāda ir tā viņa spēle. Tāpēc, ka ir dažādi veidi spēles, un ir spēles, kā jūs minējāt, kas šobrīd ir populāras, un Fortnite tieši tāds piemērs bija, ko visi spēlē. Vienkārši tu sāc spēlēt, tev ir jāizspēlē, kamēr beidzās rauns, sets, piemēram. Ja tu sāc spēlēt un tev izņem ārā spēles vidū, tas ir ļoti slikti, tāpēc, ka, pirmkārt, tev nav bijusi jēga tajā spēlē, otrkārt, tu piekrāp savus draugus kaut kādā ziņā, jo jūs spēlējat kā komanda, un viņi uz tevi paļāvās, un tad tu pēkšņi pazūdi. Mēs varam iztēloties, kā mēs justos tādā situācijā. Tur viss ir ļoti negatīvi. Un bieži šīs problēmas radās vienkārši tāpēc, ka vecāki, varbūt, īsti neizprata to spēles būtību. Jo vecākam, protams, ka liekas, kā tev 15 minūtes izspēlē, vai pusstundu, vai stundu, beidzās laiks, nāc nost, bet tas nav par laiku, tas ir par spēles beigām. Parasti tas labums ir tas, ka šīm spēlēm tie raundi nav pārāk ilgi. Viņi maksimums raundu spēlēm viņš būs kādu pusstundu varbūt. Tad jums tās 10-15 minūtes pusstundu maksimums, ko var pagaidīt. Manuprāt, tur ir tas pamatojums, kāpēc viņam atļaut spēlēt ilgāk. Protams, ir tādi, kuri, kā sāk tā nobliež, un ja viņi neatrauta, tad viņš droši vien varētu spēlēt visu nakti un visu nākamo dienu. Tāda ir, nav daudzi, tas nav tik izplatīti, bet ir pusauģi. Mēs pēc tam runāsim par to atsevišķi, jo būs pusauģi, kuriem būs grūtāk sevi regulēt, un kuri bez ārpuses regulācijas īsti nebūs noņemami no ekrāna. Un ja jums tāds pusaudzis ir, tad tā būs diezgan tāda sarežģīta cīņa, bet kas viņam noteikti nāks par labu. Okay. Es labprāt jums pastāstītu, kā mēs to darām centrā ar šādiem pusauģiem. Šis bija klasisks tāds puisis, kurš principā tas gadījums, kurā puisim tās video spēles kļūst par to viņu lielāko identitāti, un arī viņš pavadīja, mēs viņu laikam satikām 15 gados, bet principā viņš jau bija vairākus gadus pavadījis ļoti konkrēti spēlējot spēles, ļoti noteikti veidi spēles, un te jau pieminēja, viņa lielākie jalki bija šeit YouTuberi,
un tas, par ko viņš sapņoja, bija. Un tas jautājums bija tāds, kāpēc vispār viņš nonāca. Tāpēc viņš bija pārstājis mācīties. Un, protams, vienmēr tas process ir tāds kāpjošs. No sākuma viņš bija pārstājis pievērst uzmanību skolā, tad pārstāja mājas darbus pildīt. Un tad viņi nonāca līdz tam ģimenei, ka puisis pateica, ka viņam nav vajadzības iet uz skolu. Viņš var būt vēl apsvērt iespēju palikt tālmācībā, bet no arī tā. Bet uz skolu viņš vairāk neiešot, tāpēc, ka nav vajadzības. Un, kad vecāki prasa, kāds ir nav vajadzības, viņš saka, no tā, es pelnīšu daudz lielāku naudu nekā jūs nopelnat. Kāds man saka, iet uz skolu, viņš pelnīs ar videospēlēm, ar gaming. Viņam, protams, savu argumenti ir diezgan lieli, gaming industrija diezgan pelnoša, un tas ir vesels sports, un viņš to visu arī ļoti labi zināja. Viņš teica, kāds bija viņa arguments. Ja es trenētos futbolā, piemēram, vai basketbolā, un es teiktu, es pēc skolas gribu pavadīt vēl 3 stundas trenējoties, neviens to nepārmestu. Es nepārmestu. Kad es saku, ka man 3 stundas vairāk ir jāpaspēlē, lai es sasniegtu labāku rezultātu, visiem tas liekas slikti. Respektīvi, diezgan loģiski argumenti. Un, tā ir reizēm daļa no grūtībām, ar ko vecāki saskaras, ka šie argumenti, ka tiešām tur daļa argumentu ir diezgan pamatoti kaut kādā ziņā. Līdzīgi kā pusauģi, kas argumentē par marihuānas legalizāciju. Tur ir kaut kāda, tā nav vienkārši tāda iedoma. Bet ar šo puisi tā situācija tur vērtās lielāka. Tas, kas notika, bija, viņam tiešām bija kaut kāds sasnieguma video spēlēs, bet tas nozīmē to, ka viņam vairāk ir jāspēlē, un viņš sāk palikt augšā ilgāk pa nakti, tāpēc, ka tās spēles bieži, respektīvi viņš spēlē ar komandu, kas ir no Amerikas, tad viņam ir jāspēlē tur noteiktos laikos. Un, principā, tas sēdēja un spēlēja pie datora. Es nezinu, vai izklausās pazīstami, bet problēmas viņam, tās grūtības, kad mēs sākām skatīties, kā īsti notiek viņa spēles, protams, bija diezgan redzams. Viņam bija, sevi kontrolēt, viņam bija kļuvis jau diezgan maziespējami, tā varētu teikt. Ja, teiksim, mēs pat varētu vienoties, piemēram, pieņemsim 3 stundas, un viņš arī tam piekristu, bet realitātē tas ļoti reti, kad notiktu. Viņš vienkārši nebija spējīgs pats attiekt no tā. Jo vienmēr šādos gadījumos, protams, manuprāt, ir vienkārši svarīgi saprast to, kas ir tā svarīgākā lieta par šo. Un šeit mums šķiet svarīgākā lieta, tā, ka viņš principā draudēja izkrist no skolas. Un skaidrs, ka šādam puisim tālmācību, vispār pusauģam tālmācību rati, kuram dar, bet šādam profilam pilnīgi noteikti ne. Un ja viņš pārstātu iet uz skolu, tad tas būtu vispār diezgan slikta situācija. Tas, ko mēs šajā gadījumā izdarījām, un es pastāstīšu vienkārši, kā mēs to risinājām, tie ir varbūt jums kaut kas, es nesaku, ka tas darētu visiem vai ka tas būtu iespējams visiem. Šajā gadījumā ģimene bija gatava pamēģināt tādus nedaudz intensīvākas intervences, un mēs ar puisi vienojāmies, vienkārši sastādījām tādu sarakstiņu par to, kā viņš var turpināt trenēties profesionālajā sportā, e-sportā, bet vienlaikus paliekot apritē reālajā skolā. Un ir diezgan labi, ja Latvijā ir tāda organizācija, es labprāt viņus pareklamētu, tāpēc, ka viņi forši strādā šiem bērniem biogaming, saucās, kuri tie ir paši gameri, un viņi nodarbojas ar veselīgu gamingu. Tur ir tāds veselīgā gaminga vadlīnijas, un tur viss kaut kas, un viņi uzsver to, ka gamings ir video spēles ir tāds pats sports kā īstais sports, tu arī īstajā sportā iesildies, un īstajā sportā dari visādas lietas. Tāpat arī gamingā. Un tur tad tas puika aizgāja pie viņiem uz nodarbību, tur kaut kas, un kā izdevās. Bet tas, kas bija grūtākais, un ko mēs arī šajā gadījumā principā darījām, bija tomēr kaut kas, ko sauc par digitālo detoksu, kad viņu noņemt no ekrāniem uz kaut kādu laiku pavisam. Tā izklausās drusku tāda skarba metode, bet es pēc tam parunāšu par to nedaudz vairāk, bet manuprāt, arī manā pieredzē tas ir kaut kas, kas diezgan labi strādā tur, kur tā situācija ir bijusi diezgan ilga.
Viņa gadi, jā, tas varbūt reizēm to dara ģimenes, to ievieš kā ieradumu, piemēram, uz nedēļas nogali. Šiem gadījumiem mums uz 10 dienām viņu paņēma, bet protams, ka tas viss ir ar ārkārtīgām cīņām un tā diezgan nopietni. Un ir labi, ja viņi var kaut kur aizvest. Mums vienkārši sakrīt, tā bija vasara, tad viņi aizveda uz nometni vasaras, kurā tieši tas bija ierīces, nebija atļauts. Tas padara to darbu vieglāk. Kopumā tas, ko var redzēt, kas strādā ar viens, ka noteikti ir jāiesaistās ar to pusaudzi sarunā kaut kādā dialogā, jo tās viņa vērtības un to, kāpēc viņš dara tajā pasaulē, tam visam ir diezgan liela jēga. Viņam nav nekādas jēgas runāt par datoru atkarību vai video spēju kaitīgumu, vēl kaut ko, tāpēc, ka viņa pasaulē tam nav nekādas jēgas. Viņa pasaulē tas ir reāls sports. Līdzīgi kā jūs droši vien nerunātu par hokeju atkarību vai vēl kaut ko tādu, tas viņam tikpat absurdi izklausās. Bet noteikti ir vērts par to runāt tajā viņa pasaules kontekstā. Un kas ir interesanti, ka tiešām ka tajā arī viņa pasaules kontekstā, ja par to sāk nopietni runāt, tad var atrast veidus, kā mēs pasniedzam, ka mēs nevis viņam kaut ko ņemsim nost ārkārtīgi, bet kā mēs viņam palīdzēsim uzlabot viņa rezultātu. Un tam ir zinām jēga, tāpēc, ka, protams, ja viņš kustēsies, ja viņš ies uz skolu un komunicēs citiem draugiem, tad viņš smadzenes strādās labāk, viņš uzrādīs labāks rezultāts arī īstajā, arī gamingā. Un tas bija tas veids, kā ar viņu varēja miedarboties. Es nezinu, kā jums tas izklausās. Jā. Okay, šis ļoti interesants piemērs, ko jūs sagaidat, jo tas sāk pārklāties. Tā ir interesanta lieta. Šķiet, ka viņam no video spēles ir viena lieta, bet būšana online visu laiku sociālā tīklā, tā jau ir otra, un es izstāstu, ka šeit tikai sakrīt abas divas. Es noteikti domāju, ja ir sevišķi visi šie puiši, kuriem profesionālais gamings ir viņu sapņi, man šķiet tā veselīgā gaming pieeja ir diezgan palīdzoša, ka ar viņu tiešām runāt par to caur to, ka lai viņš būtu profesionāls gamers, viņam ir diezgan kaut kādas lietas jāievēro, līdzīgi kā profesionālam sportistam ir jāievēro noteiktas lietas, tostarp režīms. Un tā biogaming organizācija varētu būt noderīga, starp citu jūsu gadījumā, kā reiz viena no, un jebkuram sportistam tas ir absolūti pašsaprotam režīmā, ir miegs. Tā kā, tev ir jāguļ. Un, ja izdodas pat šo miegu kaut vai tikai ielikt iekšā, tad jau tam būs milzīgs iegūms, tāpēc, ka patiesībā viens no vislielākajiem riskiem ar visām tehnoloģijām, mēs pēc tam par to runāsim vairāk, ir tas, ka vienkārši pusauģi mazāk guļ. Un miegs savukārt pusauģu smadzenēm ir absolūti nepieciešamība, fizioloģiska vajadzība. Viņu smadzenes nespēja tikt galā ar stresiem un vispār lietām, ja viņi neguļ. Un, viena no idejām par to, kāpēc vispār pusauģiem teit ir lielākas problēmas visur, depresijām, trauksmēm, vispārējo, ir tas, ka ir ievērojami samazinājies miega daudzums. Samazinājušās fiziskās aktivitātes un samazinājies miegs. Un šī ir tā viena no mazajām lietām, kur var pielikt klāt. Un veselīgs gamings, viņi promotē tieši to, ka tev ir jāguļ, tev ir jākustās fiziski, lai tu varētu saglabāt labu fokusu. Starp citu, es ieteiktu jums arī, ja jūs bērni vēl nav to izdarījuši paši, aizsūtīt viņus uz filmu, ko tagad rāda kinoteātros, kas ir tieši par videospēlēm un par profesionāliem videospēlētājiem. Un kas tur ir interesanti tajā filmā, tur ļoti parādīts tas, ka, lai viņi kļūtu par profesionālu, tur tas gan otrādāk iet viņi no videospēlēm, kā iet uz īstajām mašīnām, bet tur ļoti labi parādīt, cik svarīgi ir sev uzturēt formā. Un tur to ļoti tā uzsver, ka tie īstie gameri ir tie, kas īstenībā prot sev uzturēt formā. Tas ir ļoti labs vēstījums. Un tā filma ir labs message. Yes. Gran Turismo. Tā ir tāda spēle reāli, un par šo spēli ir video filmu. Jā. Starp citu, jā, tā, mēs parunāsim par to drusku vairāk pie mācīšanās, bet šo tēmu ienesāt pusauģi pielīp no vienas puses pie ekrāniem, bet no otras it kā viņam nav koncentrēšanās iespēja nekam citam vai, piemēram, skolā. Tas, ko mēs pavisam droši zinām, ka
pusauģi, kuriem ir bērni, kuriem ir uzmanības problēmas, viņi daudz biežāk, viņiem daudz biežāk ir problēmas ar ekrāniem. Un iemesls ir ļoti vienkāršs. Ja man ir smadzenes, kuras īsti labi netur fokusu, kuras īsti labi netur uzmanību uz garlaicīgākām lietām, kas ir šis sindroms, ko apraksta arī kā hiperaktivitātes sindroma un uzmanības trūkuma, tad ekrāns to ļoti labi pievelk. Un ekrāns šiem bērniem kļūst, viņš ir tā kā līme priekš viņu smadzenēm. Ja viņš nevar noturēt uzmanību uz citām lietām, tas, ko sauc par aktīvo uzmanību, piemēram, man ir jālasa teksts, grāmata. Tad aktīvā uzmanība man ir jāseko līdzi. Mana uzmanība noturās tur 2 minūtes, un tad sāk peldēt apkārt. Ja es skatos ekrānā, tad ekrāns man pielīmē to manu fokusu, un es varu ekrānā pavadīt tur diennakti bez problēmām. Un tas ir viens no iemesliem, kāpēc bērniem ar uzmanības, un es nezinu, ka tas attiecās uz jums, bet vispār bērniem ar uzmanības problēmām, tostarp tiem, kuriem tās ir tik lielas, ka mēs saucam to par uzmanības deficīta hiperaktivitātes traucējumiem, viņiem ir absolūti lielāks, viņi ir ar atrāvienu tie, kas pielīp pie ekrāniem. Es skolās, starp citu, strādāju, ļoti labi redzu, mums ir daži tādi bērni, kam ir ļoti izteikts uzmanības deficīts. Tie ir tie, kur kā likums, kas staigā pa gaiteni ar telefonu, viņi vienkārši nespēja atraut. Jā, sekundīt, es tūlītās sadājos, es vienkārši pabeigšu, tāpēc tā nebūs tāds. Tā kā tas īstais ir, visticamāk, jums ir taisnība, un tas vairāk būs skaidrojums ar miega trūkumu, bet tur varētu būt zināms arguments viņam. Un iespējams, ka viņam ir vērts aprunāties ar kādu speciālistu, kurš, starp citu, tad varētu arī pie reizes atrast ceļu par to, kā parunāt ar viņu, ka tomēr kā to visu tomēr sabalansēt. Un tas varētu būt viens veids, kā ieiet viņa tajā situācijā no otras puses, ja tas ir kaut kas viņam interesē. Jā, absolūti. Starp citu, tajā, kas attiecās videos, mēs tagad runāsim par sociālajiem tīkliem, kas bieži ir cēlonis, bet tas, kas attiecās uz video spēlēm, ja tās, un vispār uz to, ka bērns sēž vienkārši ekrānā ļoti ilgi vai kaut ko, tas bieži ir kaut kādu citu iemeslu dēļ. Jo atkal jau kopumā jau ekrāna un spēles ir pieejams praktiski visiem bērniem, bet ne visi pie viņiem pielīp tā neatraujamos veidos. Un ja viņš kaut kā sāk izmantot to visu tādos traucējošā formātā, tad, protams, ka ir vērts padomāt, vai tam nav apakšā vēl kaut kāda lieta. Bet reizēm no otras puses ir lietas, kur tas teorētiski ir cēlons. Bet šī ir universāla problēma. Vienmēr, visos laikos, vienmēr pusauģiem kaut kādā brīdī vecāki kļūst par daudz. Un ekrāns, jā, jums taisnība. Kāpēc tie ekrāni ir tik pievilcīgi? Tāpēc, ka tā ir super ātrs veids, kā ielikt citā noslēgt domas. Mēs droši vien katrs pats arī to izmantojam. Es ļoti labi zinu, jāgaida kaut kur rindā. Ļoti labi, paņem telefonu, vispār nav problēma. Okay, jā. Protams, ka visur ir. Starp citu, skar šajos spēles ir sevišķi, pusauģi sāks pārbaudīt vecāku varu un vecāku iespējas, un viņi sāks paust savu. Un bieži, kur ir pirmā vieta, kur tas parādās, parasti ir istaba, tas tradicionālais pusauģi istaba, kur viņš nekārtos. Vienalga, ko jūs teiksiet, tā istaba paliks nekārtota, un viņš tādā veidā sākās it kā šī cīņa. Vai arī šis jautājums par miskasti arī ļoti līdzīgs. Iznes miskasti, ne, es pabeigšu un tad iznesīšu. Un tur varas cīņas jau sākās, principā. Un bieži tas ir par to, kā to nodemonstrēt. Bet ok, labi. No, ļoti labi, redzat? Šeit jūs paņēmāt uz pieredzi. Kamēr gaidām, kamēr pievienojās pārējie, varbūt pauzē radās kaut kāds pārdoms vai
kādas interesantas idejas, atmiņas. Tas pieder. Jo tad citādāk varētu rasties otrs jautājums, ja viņi savu agresiju nepārstrādā spēlēs, kur tad viņi to dara? Kas tad ar viņu ar to notiek? Jā. Jā, protams, ka ir kaut kāda robeža, kur bērni kļūst pārāk vardarbīgi. Man ir pieredze, daudz esmu diezgan strādājis ar tādiem bērniem, kuriem tiešām ir, kas ir vai nu pastrādājuši ļoti vardarbīgus noziegumus, vai kas, teiksim, kāds bērniem bieži izpaužās moka dzīvniekus. Tas ļoti nepatīkams, un kur mēs tiešām saprotam, ka viņiem vardarbība ir problemātiska. Nekad šajos gadījumos tā nav bijusi tēma par videospēlēm. Viņiem bieži vispār nav bijis videospēles mājās. Tas ir bijuši vairāk sociāls tādas deprivētas vides. Protams, videospēlēm ir arī vecuma cenzi. Var apstīties, ko viņš šeit spēlē. Bet viņš ir nosēdējis pie tām videospēlēm. Tas jau nav nemaz tik vienkārši. Un tad viņš iestārās. Kā viņš tā, viņš ir tik ilgu laiku nosēdējis pie datora, viņš izies ārā, ka viņš par zinās, kur meklēt. Tas jau arī tur ir kaut kāds. Nē, bet tā nopietni runāt, nav īsti tāda pamata domāt. Tas, ko drīzāk kas varētu būt, ja viņš ir tik ļoti aizrāvies ar videospēlēm, ka varbūt viņam ir kaut kādas grūtības cits, piemēram, socializēties vai draudzēties ar citiem cilvēkiem. Vai... Absolūti, jā. Jā, šī ir lielā tēma jaunieši, mēs par viņu drusku parunāsim. Starp citu, labi, ka jūs atgādinājāt par šo draudzēšanos. Tad mēs sāksim, mums ir aptuveni stunda, es parunāšu kaut kādas 45 minūtes, 50, un tad vēl paliks mums beigās drusku laiks. Mēs tad 7:45 beigsim. Jautājums par video spēju spēlēšanu zēniem, to noslēdzot visu, viena lietiņa, ko mēs nepārnājam, ir tas, ka tas zēniem ir absolūti draudzēšanās pamats šobrīd. Respektīvi, puikas draudzējās runājot par to, ko viņi spēlē, un bieži viņi spēlē kopā ar saviem draugiem video spēles. Un tā ir viena tāda lieta, par ko vērts būt uzmanīgiem. Ja viņam sāk ierobežot spēles, tad viņam var gadīties, ka viņam vairs nebūs klasē par ko runāt. Un viņš kļūst sociāli izolēts. Un tā ir tāda... Bet viņš 2 stundas var spēlēt, ja? Jā. Es īsti 2 lietas, jo man šķiet šī ir remarka, kas daudziem varētu būt pazīstama. Es varētu lūdzu durvis aizvērt, kāds, kas tur tā. Jā, paldies. Viena tēma, kas šeit ieskanās, tas, ka pusaudzis saka vecākiem, ka, ak, Dievs, mēs stulbākie vecāki, nevienam citam neierobežo, visu var spēlēt, cik grib, man vienīgiem kā idiotam. Un tā ir lieta, kas ir pusauģa repertuārā, tā ir pusauģa klasika, un viņi to ir darījuši arī iepriekš, parasti tas bieži attiecās arī uz ballītēm vai uz palikšanu pa nakti. Visiem bērniem atļauj palikt pa nakti, tu man neatļauj, tu vienīgā tāda. Visiem atļauj, tur, ja tas pusauģis to izmanto, tas ir nepatīkam vecākam, nepatīkam pieaugušam, bet tas ir vajadzīgs pusaudzim.
viņam vajag šo te robežu, tas nav nekas slikts. Parasti, ja painteresētos vairāk, tad izrādās, ka ne tuvu ne visiem vecāki atļauj, ne tuvu ne visiem ļauj spēlēt, cik grib. Tā ir tāda viena lieta. Bet otrs par to laiku. Taisnība, viņam ir jābūt laikam, ko paspēt ar draugiem. 2 stundas izklausās absolūti adekvāti. Man šķiet, ka ir 2 veidi, kā labi vecākiem praktiski ar to rīkoties. Viens ir iet no otras puses. Un iet no tādas puses, vai viņš dara tās lietas, ko viņam vajag darīt. Vai viņš pild mājas darbus, vai viņš nodarbojas ar sportu, vai fiziski kaut ko pakustās pa dienu, vai viņš ēd, vai viņš pavada laiku ar mums vai ar ģimeni. Vai kā. Ja tās visas lietas saliek aptuveni, tādos lielos līdzekļos, 2 stundas ir tas, kas matemātiski vidēji paliek pāri, vairāk vai mazāk. Tas ir viens veids, kā to viņam grafiku izdarīt. Otrs ar viņu parunāt, viņam liekas, ka 2 stundas pamazāk, kas ir tas, ko viņš uzskata, ka viņam vajadzētu. Un ar viņu kaut kā miedarboties, bet nonākt pie kā. Es jūs atbalstītu tajā, ka jūs tomēr uzliekat viņam tos rāmjus, un pat ja viņš sūdzās par to, protams, nepatīkam, bet ilgtermiņā viņi to bieži novērtē vairāk nekā to, ka viņam ļauj darīt bez. Starp citu, šis drusku Latvijas sakot off-topics, par ko pusaudžis vairāk sūdzās pie psihoterapeita. Viena no visbiežākajām sūdzībām. Par vecākiem absolūti. Bet sūdzās par to, ka vecāki, bet viņi jau man nepiespieda. Reāli, ļoti bieži 16-gadīgs, 17-gadīgs pusaudzis, ar ko tu nodarbojies, īstenībā ar ko, kāpēc? Kā es tur 12 gados gāju uz futbolu, bet viņi jau man nepiespieda. Viņi man nelikiet. Viņi man nekur neaizveda. Izklausās diezgan skarbi. Protams, ja prasa vecākiem, vecāki to redz pavisam citādāk. Vecāki saka, viņš negribēja iet, viņš raudāja mājās, lūdzās, lai viņi neiet. Bet jā, un reizēm tas iegūst tādas pavisam lielas proporcijas. Jūs iepriekšējā vecāku skolā bijāt, es dalījos ar šo stāstu, kad pusauģis diezgan bieži atstāja lietas istabā, cigaretes, marihuānas maisiņus, kaut kur nejauši aizmirst. Alkohola pudeli somā, mugursomā pēc ekskursijas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam 2 puses, viens viņš grib paslēpt, bet otrs viņš grib, lai vecāki to ierauga. Ļoti bieži. Man bija tāda meitene, kura tieši tā arī teica, es nometu savā istabā uz zemes paciņu, un pat tad viņi man neko neteica. Protams, kā vecāki to redz citādāk, vecāki to redz, ka Dievs, viss ir izsmalts, bet tās robežas ir ļoti svarīgas, un es tieši runāju par šo. Sociālai tīkli, tā iepriekšējā tēma par video spēlēm, tas vairāk attiecās uz zēniem, šī ir tēma, kas vairāk attiecās uz meitenēm. Tad droši vien visi mēs esam Facebookā, liela daļa droši vien Instagramā. Instagrams pagaidām ir tas sociālais tīkls, kas pārklājās vecajiem cilvēkiem un parastajiem. Un tad ir TikToks, kas visu laiku ir bijis tāds ārkārtīgi jauniešu tīkls, bet tagad arī tur aizvien vairāk pieaugušie iepirināties. Protams, Snapchats un vispārējās lietas, bet sociālajā tīkla tāda vieta, kur jaunieši veido savas kopienas, ārkārtīgi spēcīgas. Ir lietas, ko mēs pilnīgi noteikti zinām par sociālajiem tīkliem, un tās lietas, kas sociālajiem tīkliem ir milzīga ietekme uz to, kā jaunieši domā, kā viņi redz, kā viņi vērtē sevi, piemēram, savus. Un ir viena atsevišķa tēma, kurā šī ietekme ir visspēcīgākā, un tas ir tajā, ko sauc par ķermeņa uztveri. Respektīvi tas, kā jaunieši uztver savu ķermeni. Un meitenēm tas vienmēr ir bijis tradicionālāk, jutīgāks jautājums. Meitenes vairāk ir pievērsuši savai ārienai uzmanību. Tāpēc uz meitenēm šis ir attiecies īpaši vairāk. Ir viena lieta, kur mēs redzam tādu milzīgu kāpumu, un tas ir tas, ko var redzēt, ka sākot no 2005. 2010. un uz augšu ir bijusi milzīga līkne meitenēs, kuras saka, pusauģu meitenēs, kuras atbild, ka viņas nejūtās labi, ka viņas vienkārši nav apmierināts ar dzīvi un nav apmierināts ar sevi, un tā līkne ir visu laiku kāpusi. Viņa, protams, kāp arī caur pandēmijai, bet viņa joprojām turpina kāpt. Un ir vēl viena lieta, kur mēs redzam, ka ēšanas traucējumi meitenēm, respektīvi meitenes, kuras sāk vai ļoti ierobežot to, ko viņas ēd, vai sāk pārēsties un
pēc tam vemt to visu ārā, tas arī ir ārkārtīgi pieaudzis. Un ar šo mums ir ļoti skaidra korelācija, tāpēc, ka mēs redzam, ka meitenes, kas patērē vairāk sociālos tīklus, ar atrāvienu daudz vairāk cieši no šīm grūtībām. Vēl viena lieta, kas saistās ar paškaitējumu, jeb graizīšanos, tas ir arī ļoti skaidri pierādīts, ka sociālajiem tīkliem ir milzīga ietekme, pat līdz tam, ka ir zināms, ka laiku vai slikto komentāru skaits ietekmē to, cik bieži un cik intensīvi pusaudze graizīsies reālajā dzīvē. Tikai tam ir milzīgi tēma. Protams, tur ir vēl dažādas apakštēmas. Kāpēc tas viss notiek? Droši vien tāpēc, ka šī sociālo tīklu vide ir absolūti vizuāla un šīs vērtības, kas ir, kuras tiek par šo tiek daudz runāts, mums arī Facebookā tā ir vērtības, kas tiek paustas, ir idealizēti ķermeņi, idealizēta vizuālā šī pasaule, kur ja meitene neatbilst to kādā ziņā, tad es viņā sāk radīt milzīgu stresu un vēlmi tam kaut kā pievilkties klāt. Ir vēl virkni iemesli, kāpēc sociālie tīkli atstāja tādu iespaidu uz jauniešiem. Viens ir atsevišķi tēma, ka sociālā tīkli ir pavēruši iespēju mobbingu pārnest no slēgtas skolas vides un ienest to mājā un nodrošināt to, ka 24/7 ir iespējams kādam pateikt kaut ko sliktu vai iznīcinošu. Un tā ir viena no lietām. Ir vēl viena lieta tā, ka pusauģu smadzenes, kas notiek pusauģu vecumā, smadzenes kļūst ārkārtīgi jutīgas pret sociālajiem signāliem. Restīvi, pusaudzim ir ļoti svarīgi, ko par viņu domā citi. Tas ir dabisks process, tāpēc, ka viņš pirmo reizi iziet ārā no ģimenes, ģimene kļūst mazāk svarīga, viņš sāk pievērsties apkārtējai pasaulē, viņam ir super svarīgi, ko draugi par viņu domā. Agrāk to bija iespējams vieglāk menedžēt, tāpēc, ka man draugi sastāvēja varbūt no maniem kaimiņiem, principā no manas klases, aptuveni 20 cilvēki, es varēju tur kaut kā tās savas attiecības regulēt. Tagad man ir jāuztraucās, ko par mani domā varbūt 100 vai 200 vai dažiem pusauģiem vairāk 1000 cilvēki. Visu viņu sociālais tīkls. Un tā ir milzīga spriedze smadzenēm, kam, protams, smadzenes nav radīts šāda veida attiecībām. Un tāpēc pusaudzis var atrasties milzīgā spriedzē visu laiku, tāpēc, ka tas, kas stāv fonā, ir tas, ko citi par mani domā, bet tie citi visu laiku online reāli it kā varētu man redzēt un novērtēt. Vairāk iemeslu. Trešā lieta savukārt, ko dod sociālajie tīkli, protams, ir sociālajiem tīkliem ir arī pozitīva lieta, protams, tāpēc, ka tur var saņemt atbalstu. Piemēram, pusauģi, kuriem pusaudzis dzīvo laukos, viņš iet mazā skoliņā, viņam tur neiet labi, tad sociālajie tīkli viņam paver iespējas, kurš nebija nekad iepriekš. Viņš var saikties ar cilvēkiem no citas pasaules, vispār dabūt citus priekštetus, dabūt citus draugus un kaut kā izdzīvot cauri skolas laikam. Bet tam ir arī savs mīnus, tāpēc, ka šīs grupas, kur pusauģi var saņemt atbalstu, viņas var arī būt diezgan destruktīvas. Es pastāstīšu caur šo sociālo tīklu gadījumu par meiteni, kurā tur pārklāsies šī sociālo tīklu tematika un otra tā tēma, kas šobrīd ir milzīgi aktualizējusies par dzimumu identitāti. Tas ir tāds ļoti klasisks stāsts, kur meitene nonāca 16 gadu vecumā. Un principā tas, ko runāja vecāki, un tas, kā vecāki aprakstīja meiteni, ka viņa viss caur bērndārzam un sākuma skolai bija diezgan aktīvs bērns, daudz iesaistījusies, principā parasts bērns. Bijuši draudzenes, nodarbojusies ar lietām, nekas tāds īpašs. Pandēmijas laikā viņai kaut kas nobruka, un šis bija viens no tiem gadījumiem, kad neveiksmīgi sakrita pārcelšanās uz jaunu skolu un pandēmiju. Restīvi, viņai neizveidojās jaunas draudzības skolā, viņai pazūd vecās draudzības, un principā viņa palika pie ekrāna mājās. Un tas, ar ko kāds virzījās, bija tas, ka viņa aizvien vairāk un vairāk izolējās savā istabā, mazāk nāca ārā. Pēc tam, pēc pandēmijas, kad sāk atgriezties skolā, viņai bija ļoti grūti atgriezties, viņa sūdzējās par milzīgu trauksmi. Tad viņa it kā nevarēja ieiet skolā, viņai vajadzēja klases priekšā kaut ko teikt, viņa nevarēja neko izdarīt. Visādi citādi tas bija problemātiski.
Un tad, kad mēs sākām un vecāki arī teica, ka viņiem bija diezgan pazudis kontakts ar meitu. Nu, restīvi, viņi ar viņiem tikpat kā nerunāja. Un tad, kad mēs ar viņu satikāmies, meitene arī bija paziņojusi vecākiem, ka viņa ir nebināra, kas ir viena no jaunajām identitātēm. Tostarp šajā visā dzimuma identitāšu stāstā, kas šobrīd risinās. Tad, principā, mums bija bioloģiskā meitene, 16 gadi, kas teikt jau identificējās kā nebināra, un viņa nebija absolūti nekāda sociālā loka apkārtējā vidē. Un viņa, protams, arī nevarēja iejusties klasē, tāpēc, ka viņa klasē nevienu īsti nepazina, un viņa neveidojās kontaktu. Mēs sākām ar viņu strādāt, un tas, kā tā viņas dzīves uztver bija veidojusies, un viņa to ļoti labi arī spēja noformulēt, bija, ka viņa palika viena pie datora. Tas, protams, sakrita ar viņas arī pubertātes procesiem. Viņa sāka kā diezgan daudz meiteņu šajā vecumā salīdzināt sevi ar citām, un kā viņa aprakstīja, viņai ir iebāzis tas, kā viņa izskatījās, viņai nepatika tas, kas viņa ir, un viņa sāka meklēt, kas viņa varētu būt. Un tur bija visādas versijas, bet viņa teica, ka vecāki viņu nesaprata, protams, un šis stāsts. Un viņa bija sociālajos tīklos nonākusi kopienā, kas viņu saprata un kas piedāvāja šo versiju, ka viņas grūtības pieņemt savu ķermeni ir tāpēc, ka viņa patiesībā nav šis ķermenis, ka viņa patiesībā ir būtne bez dzimuma, kas viņai kaut kā rezonēja. Tāpēc, ka viņi tieši tā arī to aprakstīja. Es īsti nejūtos kā meitene, es īsti nejūtos kā sieviete, bet es domāju, ka es arī neesmu vīrietis. Tātad es esmu nebināra. Un viņai šajā kopienā uzrādās ļoti daudz diezgan ciešas draudzības saites. Tas, kas arī ir tāda klasiska aina, bija tas, ka viņa, līdzīgi kā gameri, arī viņa sāka negulēt diezgan ilgi, tāpēc, ka šie draugi atradās Amerikā, Kanādā, vēl kaut kur. Un tad tas viņas režīms bija tāds, ka viņa līdz aptuveni 5-6 no rīta bija online, bet viņa nespēlēja neko, viņa vienkārši komunicēja ar šiem draugiem nosacīti. Un pēc tam, protams, viņa nevar piecelties uz skolu, tad viņa guļ līdz kādiem 2-3. Un tad viss tas režīms izvērtās tādi ļoti murgaini. Šāda tēma. Skaidrs, arī tas, ko redzēt, ka ja nebūtu šīs sociālo tīklu pieredzes un šī sociālo tīklu iesaist, tad droši vien, ka viņas tā identitātes veidošanās process būtu ritējuši citādāk. Un šeit mēs redzam, ka sociālajiem tīkliem ir ārkārtīgi liela ietekme. Uz ko viņi nonāk. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī pārstāvu to viedokli, ka, manuprāt, skolās nevajadzētu kaut kādā ziņā leģitimizēt tās pašas lietas, kuras pusauģiem piedāvā kaut kādas šādas kopienas internetā, tāpēc, ka mēs redzam, ka vienkārši viņas ietekmē ļoti tiešā veidā šeit procesu. Tā. Okay. Šī tāda smaga tēma, tā būtu smagums noliedās. Jā, droši. Ok, ierobežot telefonu skolā, vai tas varētu ierobežot to, ka viņi mobbingo viens otru sociālajos tīklos? Kopumā, lai arī, protams, mēs daudz runājam par virtuālo mobbingu un to, kas notiek sociālajos tīklos, kopumā mobbings joprojām ar atrāvienu ir reālajā dzīvē. Tas notiek visvairāk mobbings notiek tur, kur viņi fiziski satiekās. Virtuālais mobbings ir, bet viņš proporcionāli viņš nav vēl vismaz tik liels. Vai varētu to ietekmēt? Es neesmu gluži droši, tāpēc, ka arī ja skatās no pētījumiem un tās statistikas, kā tas notiek, tad parasti virtuāli viņi mobbingo viens otru, tad, kad viņi nav tieši kopā. Tur pat var redzēt, ka tie komentāri aug visvairāk vakaros un naktīs. Ka viņi izmanto to iespēju kā reizi, kad viņi nav kopā. Tā kā es neesmu droši, ka tas varētu ietekmēt tieši šo. Tam noteikti būtu citi daudz pozitīvi ietekmi, bet es baidos, ka to tieši virtuālo mobbingošanu varētu notikt ļoti. Okay. Bet es nezinu. To droši vien var redzēt tikai, kad ieviesīs. Jā. Labi.
Mēs varam noslēgt to par sociālajiem tīkliem. Ir hipotētiskais risinājums un reālās dzīves risinājums. Un tas hipotētiskais risinājums ir palīdzēt atrast bērnam pusaudzim citas vides un grupas, kur viņš justos piederīgs un kur viņš saņemt atbalstu. Es jums varu pateikt godīgi no savas pieredzes, un es esmu strādājis ar daudziem desmitiem šī profila jauniešu. Un šķiet liela daļa no viņiem, kas Latvijā vispār ir nonākt pie mums, es neesmu redzējis tādus piemērus, kur izdotos tā no šīs virtuālās vides pārcelties veiksmīgi un uz kādu reālās dzīves vidi. Un tas iemesls man šķiet, ir tāds, ka tas sociālais tīkls un internets, viņš tomēr piedāvā ļoti intensīvu to vidi, ļoti intensīvu atbalstu. Tur ir ļoti daudz un viss pieejams ļoti ātri. Reālajā dzīvē, lai tu iejustos kaut kādā grupā, tur ir jāaiziet, tur jāstiekās ar reāliem cilvēkiem, viņi tev vērtē, tur sākās visādi citi procesi, un tas ir jau ārkārtīgi grūti un sarežģīti. Tas, kas ir gadījies reizēm, ir, ka pēc 12. klases jaunietis aizbrauc uz citām valstīm, piemēram, vai tur, kur radikāli nomainās tārējā vide, un tad kaut kāda cita procesa sākās. Bet kopumā, patiesībā šī ir tā lieta, kur diezgan maz, ko var tā ieteikt, kas zināt, kas strādā, jo, diemžēl tā, vienkārši tas tā ir. Tā sociālais tīkls ir ļoti spēcīga vide, ar kuru konkurēt reālajā dzīvē ir diezgan sarežģīti. Tad tā īsi parunāt vēl par, man šķiet, ka būtu labi pievērsties īsi mazākajiem bērniem saistībā ar telefonu, tāpēc, ka arī skolās ir šī tēma tagad par telefoniem izplatīta. Manuprāt, telefoni ir tā lieta, kurā mums bērniem ir visvairāk jānāk pretim, tādā ziņā, ka viņiem visvairāk jāpalīdz ierobežoties. Jo mēs diezgan skaidri zinām, ka telefoni šobrīd ir tās ierīces, kuras paņem visvairāk viņu laiku, paņem visvairāk viņu uzmanību, bet tā cīņa nav godīga. Tādā ziņā, ka tajā ierīcē, kas ir telefons, tur pretim ir simtiem un tūkstošiem nopietnu zinātnieku, nopietnu vienkārši augstāko tehnoloģiju un vispārējo, kas to vien domā, kā paņemt tā bērnu uzmanību un laiku. Un tad ir pretim bērns, kuram ir diezgan neattīstīts smadzenes un diezgan maz spējas sev kontrolēt pagaidām. Un viņam tiek šī ierīce iedot. Un tad mēs principā gaidām, ka tas bērns spēs konkurēt ar visu šo industriju lielo. Ar šo ārkārtīgi sarežģīto, neticami vienkārši attīstīto tehnoloģiju. Skaidrs, ka viņam tas neizdodas. Mēs to zinām no sevis. Tas pat bērnam ir ļoti grūti ar to konkurēt. Vienmēr sakot par viņu uzmanību. Arī apkārtējā vidē tādu konkurenci būs ļoti grūti uzturēt. Tēt mēs daudz runājam par to, ka skolotājiem jākļūst, viņu stundām jābūt interesantākām, vēl kaut kam. Es domāju, ka tas ir absolūti muļķības, tāpēc, ka, lai ko tas nabaga skolotājs klases priekšā izdarītu, nekas nekonkurēs ar to, ko viņš var pastīties un ātri dabūt. Tas vienkārši ir pilnīgi dažādas. Un es domāju, ka tā pieeja šādā veidā par konkurenci, viņa nav produktīva pat par sevi. Mēs zinām, ka parādās jaunas problēmas bērniem. Piemēram, tas, ka pat ja viņam nav telefons kabatā, viņš sāk izjust jau fiziski to, ka viņam vibrē kaut kas. Ne tikai bērni. Tagad, varbūt, ka jums šīs ierīces ļoti nopietni ietekmē arī mūsu organismu. Skaidrs, ka telefons no otras puses vislabākais izgudrojums, un tas mums tēt ir droši vien lielākais iegūms, kas mums ir bijis kopš nezinu kādiem laikiem, bet tas, ka bērnu smadzenes nav īsti labi piemērotas tam, lai ar viņu rīkotos saprātīgi, un tas, ka tas noņem viņam attīstībai vajadzīgo laiku un uzmanību, tas arī ir fakts. Es domāju, mēs par to varam pat domāt kaut kādā ziņā, manuprāt, pēc kaut kādiem 10, 20 gadiem mēs uz bildēm, kur skolā bērns sēž ar telefonu, skatīsimies līdzīgi kā uz bildēm, kur cilvēks slimnīcā guļ gultā un pīpē. Tādā ziņā, ka tas ir, mēs sapratīsim, ka tā tehnoloģija ļoti kaitē tam darbam, kur it kā tas bērns tur viņam vajadzētu veikt, vai padara to pat neiespējami.
Es kopumā esmu ļoti par tehnoloģijām, bet man šķiet, ka telefonu tās ietekmes mēs tiešām pat īsti nenovērtējam. Un neuztveram pietiekami nopietni. Es nezinu, kā jums par to viedokli dalās vai ne, bet, manuprāt, tas īsais konsensus par to visu ir tāds, ka, ja mums ir jādabona bērns, lai viņš koncentrētos, lai viņš pievērstu uzmanību kaut kādam darbam, kura vajadzīga ilgāka laika noturība, vajadzīgs vēl kaut kas, viņam telefonam tajā brīdī nav jābūt. Tāpēc, ka pretējā gadījumā viņa uzmanība, viņa domas, tas viss kaut kādā ziņā visu laiku konkurēs starp divām lietām, viena no kurām ir ļoti grūti konkurēt. Es patiesībā neredzu vispār nekādu iemeslu, kāpēc skolās vajadzētu būt telefoniem. Es pat nevaru iztēloties kādu argumentu, kāpēc tas tur ir. Jā. Ja godīgi, es domāju, ka tas ir neveiks. Tas ir miljons veidi, kā iedot darbus izpildīt bez telefona. Tas ieguvums, ko mēs iegūstam, iedodot bērnam telefonu, tas nekā neatsver to problēmu, kur mēs ar to radam. Aptuveni tā, manuprāt. Un pretējā gadījumā mēs saskaramies ar to, ka mēs daudz runājam, ka Dievs bērniem zūd uzmanība, zūd koncentrēšanās, klases nevadā un vēl kaut kas tāds, bet mēs paši esam radījuši tādu problēmu viņiem lielā mērā. Protams, ka tas neatiecās uz visiem, ne visi bērni to tādā veidā ir bērni, kuriem uzmanība dabiski būs labāka, ir bērni, kuriem dabiski vieglāk ir fokusēties, bet, protams, ka tas vistiešākā veidā ietriec pa tiem, kuriem jau tas fokus staigā vieglāk. Skaidrs, ka tas arī kaitīgāk, reālajā dzīvē skaitīgāk. Vienmēr sakot, šī ir lieta, kur, manuprāt, arī var diezgan viegli atrisināt, vienkārši skolās neļaujiet telefonu. Es nezinu, droši. Jā, un tā gan ir nelāga lieta, jo tad tas nav forši, ka vienam nav telefona, otram ir. Jo mēs zinām, ka konsekvence ir vislielākā nozīme. Tad, jā, protams. Un es domāju, tā arī vieta, kur vecāki var piedalīties tajā visā un diezgan nozīmīgi vienkārši pieprasot no skolas šo politiku. Es zinu, ka, labi, es vienmēr saku, šī ir lieta, kur pilnīgi noteikti palīdzēs visiem. Protams, mēs arī zinām, ka telefons ir tāda lieta, kuru ir vērts sākt ierobežot un mācīt to apiešanos diezgan agri. Jo pusaudzis kļūst vecāks, jo mainīt viņa ieradumus kļūst loģiski grūtāk. Un šie bērni ieradumi viņi veidojās ļoti mazā vecumā. Un būtu labi izmantot to laiku, kad viņš ir maziņš un vēl puslīdz paklausīgs, lai pieredinātu viņu pie noteikta veida tiem pamatprincipiem. Okay, parunāsim par tiem. Vēl labprāt parunātu par lielākiem riskiem, kaut kādiem, kas ir no tehnoloģijām, ārpus tām lietām, par kurām mēs runājām. Protams, viens no riskiem ir drošības, un tas ir tāds, varbūt lieta, par ko reizei mēs sākam uztraukties pirms kaut kāda laika, tas jau tagad bija sen. Bija tāda tēma, saucās zilais valis. Varbūt atceraties, kad it kā bija ideja, ka jauniešiem tur izplatās kaut kādas nelāgas lietas. Ir zināms, ka, protams, tiek izmantotas tehnoloģijas, lai kaut kādā veidā apdraudētu, bet konkrēti uz bērniem tas visvairāk attiecās tieši tajā, kas ir saistīts ar seksuālo izmantošanu. Par to mēs parunāsim atsevišķi. No tā, kur tiešām gadās iekulties problēmās, viņiem bieži ir ar finansēm, un tas ir tā ir lieta, kuru reizēm vecāki pat neiedomājās, ka bērns to var izdarīt, vai ka pusaudzis to var izdarīt. Reizēm viņi to izdara, un reizēm, protams, tas ir atkarīgs no tā, cik jums naudas uz kartes ir, bet viņi var iztērēt diezgan daudz un diezgan ātri. Pat to īpaši negribot. Un ir divas tās lielās tēmas, kur parasti viņi iekļaujas problēmās. Viens, ka viņi pērk lietas no vecāku kartes. Un tā ir taisnība, ka tajā brīdī, kad viņš sāk iepirkties, viņam kontrole sāk pazust diezgan ātri, un viņi var iztērēt. Man tāds lielākais gadījums bija puisis, kurš bija notērējis. Tas vispār bija
nelāks stāsts. Vecāki renovēja īpašumu, un līdz ar to kartēs figurēja liels summas. Viņš bija notērējis kaut kur ap 10,000, un visu tikai virtuālās lietās, respektīvi bruņās tam savam tēlam. Viņam bija ļoti skaistas bruņas. Var sakot, man vecākiem bija par 10,000 mazāk. Tur ļoti ātri tajā var iet iekšā. Otrs, kas saistās ar tehnoloģijām, ko pusauģi reizēm dara, tas gan ir retāk. Viņi sāk tirgot lietas. Un mēs strādājām ar puisi, kurš bija sācis tirgot dažādas lietas, un tas ko viņi reizēm mēdz darīt, ir sākt tirgot lietas, kuras viņiem nemaz nav īsti. Un, vai arī, vēl visādas lietas izdarīt, un reizēm viņi to neapsver to, cik ātri viņas var atrast un izskaitļot. Un mums ir vairākas tādas arī jau krimināla lietas, kas tīri pusauģis tādas neapdomības dēļ. Gadījies, bet, protams, no internetas tehnoloģijas padara to vieglāk. Un tad mēs jau runājam par mobbingu, kā par lielu tēmu, kas ir atsevišķa lieta. Bet mobbings internetā, manuprāt, tā vispār ir lieta, kas tomēr ir, tas primāri ir mobbings. Un vairāk vai mazāk tā vieta internetā ir tikai vieta, kur tas izpaužās. Tādā ziņā vienmēr vērts, man šķiet, cīnīties ar to mobbingu, jo tie 90% gadījumu tie vienmēr būs klases biedri. Tur nav tik daudz variantu. Un man šķiet, ir daudz vieglāk cīnīties ar to mobbingu tur, kur viņš ir radies, proti klasē, nekā mēģināt kaut kā ietekmēt sociālo tīklu, politikas un komentārus un vispārējo. Un tad varbūt tā lielākā bāža, kas tiešām arī ir statistiski lielākā tēma, ir šī dažāda veida izmantošanas, kas ir dažādos veidos. Protams, ka mēs visvairāk uztraucamies par to, ka būtu kādi pieaugušie, kuri darītu to, ko sauc par grūmingu, kad vai uzdodās par nepilngadīgu, vai kaut kādā citā veidā uzņem kontaktus ar nepilngadīgiem jauniešiem, un tad viņus mēģina pierunāt uz reālām tikšanām. Tas ir lielākais risks, bet tas statistiski nav nemaz tik bieži. Tas, kas notiek daudz biežāk, ir tas, ka kāds pieaugušais vai uzdodās vai kā citādi iepazīstās ar pusaudzi un prasa no viņa kaut kādā brīdī kailbildes. Un pēc tam vienkārši šantažē pusaudzi, sakot, ka, ja tu neizdarīsi to un to, tad tās bildes nosūtīs taviem vecākiem vai tavai skolai vai internetā ieliks. Un šī ir tēma, kas reizēm var sagādāt ļoti, ļoti liels problēmas, un reizēm bieži vecāki pamana to, ka pusaudzis ļoti strauji kļūst, piemēram, depresīvs vai noslēdzās, vai vēl kaut kas cits parādās, un diezgan bieži tas iemesls apakšā ir kāda no šīm lietām. Viņš ir izdarījis kaut ko stulbu internetā, kas bieži ir saistīts ar šīm bildēm. Es nezinu, vai tas jums šķiet aktuāli, bet es labprāt īsi par to parunāt, tāpēc, ka šī kļūst aizvien tā kā lielāka problēma, kas sagādā pusauģiem problēmas. Un, iespējams, esat kaut kur saskārušies, to sauc it kā par sextingu, bet principā tas, ko tas nozīmē, ir tas, ka pusauģi sūta viens otram savus kailbildes. Īsi izrunājot. Tas, ko mēs zinām pavisam droši, ir tas, ka to dara ļoti daudz pusauģi. Un mēs šobrīd domājam, ka tas principā priekš viņiem kļūst par normālu uzvedību. Normāli tādā ziņā, ka tas ir tas, ko dara vairums. Respektīvi, viņi tur var domāt, kāpēc tas tā ir. Varbūt tāpēc, ka samazinās viņu savstarpējais kontakts fiziskajā dzīvē, un tāpēc viņi izmanto to. No otras puses, viņi reāli dzīvo tāpat virtuālajā vidē, tāpēc viņi dara to, ko viņi darītu dzīvē, viņi dara arī virtuāli. Bet jebkurā gadījumā, ja jums ir pusaudzis, 14, 15 gadu vecs, viņam, piemēram, ir romantiskās attiecības ar kādu citu pusaudzi, ir absolūti liela iespējamība, ka viņi sūtīs viens otram kailbildes kā daļa no šīm attiecībām. Tas ir tas, kā pusauģis šobrīd sāk uztvert attiecību veidošanu vispār. Tur, protams, uzreiz var redzēt, kur veidojās lielais risks. Cilvēkiem 14, 15, 16 gadu vecumā attiecības parasti nav ļoti ilgtermiņa. Un tā ir viena lieta, un otrs tās ne tikai nav ilgtermiņa, bet viņi reizēm tās mēdz būt arī ļoti emocionāls. Tas šķiršanās, un viņiem mēdz būt vēlme vienam otram ļoti ieriept vai izdarīt pāri.
par to, ka pameta, par to, ka vēl kaut kas, un tas klasiskais stāsts, kas notiek, ir bijušas šīs attiecības, ir bijušas aizsūtītas bildes, un tad šīs bildes, tad ir bijušas šķiršanās, un bildes nokļūst klases WhatsApp chatā vai draugu Snapchatos vai vēl kaut kur citur. Un tad ir tāda diezgan sarežģīta lieta. Šis vispār izklausās relevanti, tā kā kaut kas, kas varētu jums attiekties, būtu svarīgi, vai tas nav šobrīd tāda? Okay. Okay. Tad. Mēs šobrīd, jūs varbūt arī, es varu to pastāstīt, tāpēc tā ir publiska lieta, ar kuru es strādāju arī. Varbūt jūs lasījāt mēdījos, bija diezgan daudz par šo jaunie basketbolisti. Bija tāda izcēlās vesela lieta. Tas, kas tur bija noticis, bija 15-gadīgi puiši uzfilmējuši, un tas bija drusku cits stāsts, tās nebija pusbrīdis, viņi bija uzfilmējuši to, kā viņi, vienmēr sakot, bija kaili puiši sportistu garderobēs, kuri kaut ko darīja savā starpā. Un šie video noplūda. Kāds viņus izsūtīja apkārt, un pēc tam pieaugušie nebija īpaši atbildīgi un turpināja izsūtīt citiem pieaugušiem video. Un situācija nonāca līdz tam, ka tā, kad bērni jau sen bija par to aizmirsuši, tad šie video nonāca atklātībā, tāpēc, ka pieaugušie bija sākuši viņus pārsūtīt. Mēs otram ļoti nelāga situācija. Un, protams, ka arī pieaugušo reakcijas uz šiem lietām bieži ir ļoti sāsināts visādi saprotamu iemeslu dēļ, bet man šķiet, ka ir vērts tomēr divas lietas, ja ar to gadās saskarties, paturēt prātā, ka viens, ka pusauģi ir seksuāls būtnes, skaidrs, ka mums par to nevajadzētu neko zināt, mums to nekad nevajadzētu redzēt, bet ir, kā zināšanai, to ir vērts paturēt prātā, un reizēm viņi ir superseksuāls būtnes šajā vecumā, sākoties 14, 15, 16 gadiem. Bieži viņu seksualitāte neizpaužās tādos veidos kā pieaugušajiem, bieži viņu seksualitāte izpaužās ļoti dīvainos veidos priekš mums. Te nav pārāk daudz vīriešu, bet es esmu izaudzis sportistu vidē, un es, kad dzirdēju pirmoreiz par šo stāstu, un es sāku strādāt ar šo gadījumu, es domāju, ka paldies Dievam, ka tad, kad mēs augām, vienkārši nebija iespēja neko uzfilmēt vai uzfotografēt. Jo, es domāju, ka ļoti iespējams nestrādāt šo darbu, ja varētu filmēt visas tās lietas, ko dara pusaugu puikas, garderobēs, ģērbtuvēs, nometnēs un vēl visādās lietās. Tas arī tā ir realitāte. Tā ir vienkārši realitāte, kurai vajadzētu būt prom no pieaugušo acīm, bet jaunās tehnoloģijas paver to iespēju to, ka viņas var nokļūt no tādā. Un savukārt otra lieta, manuprāt, ir tas, ka ir ļoti neprātīgi pusauģis par to kaut kā izmantot soda taktikas, vai viņus par to kaunināt, vai tāpēc, ka mēs īsti nezinām, tam nav īsti nekāda apdraudējuma, bet ieviešot šo te soda un draudu taktiku, mēs principā sodam un draudam pusauģiem par viņu seksualitātes izpausmēm. Kas nav veselīgi nekādā ziņā, pašsaprotamu iemeslu dēļ. Skaidrs, ka tā arī nav laba lieta, vai kaut kāda lieta, ko vajadzētu veicināt, to, ka viņi sūta apkārt savus kālbildes, pildīgi noteikti ne, bet tas līdzīgi kā ar citām lietām, kā ar, kas tāds labs piemērs būtu mazāk kaitīgs. Teiksim, būtu ļoti labi, ja pusaudzis izaugt līdz 25 gadu vecumam un nekad nepagaršot alu, piemēram, vai jebko alkoholisku. Tas ir ideāls. Un droši vien tas ir tas, ko mums viņam vajag teikt. Tā nevajadzētu lietot alkoholu. Bet, ja gadījumā viņš to dara, un ir liela iespēja, ka viņš to darīs, otrs mazāk sliktais variants ir, ka viņš to izdara kaut kādā puslīdz drošā veidā. Ka, piemēram, viņš neiztrakterē tur 0,7 šņabī pudeli caur piltuvi benzīna kannas un neizslēdzās un nenokļūst komā, kā diemžēl reizēm gadās. Bet, ja viņš pamēģina pagaršot alkoholu, tad viņš to izdara kaut kādā cilvēcīgā un drošā veidā, vēlams, kur apkārt ir citi cilvēki. Man šķiet, ka tāpat ir vērts pieiet arī sekstingam, ka skaidrs, ka vislabāk, un tas, ko mums pusaudzim vajadzētu teikt, ka tev nav savas bildes digitālajā vidē jāliek un nekas tāds jādara, tas ir tas, ko mums ir jāmudina. Bet, ja gadījumā, tad ir lietas, kā mēs varam padarīt to mazāk
mazāk kaitīgi, mazāk bīstami. Un ir lietas, kuras mēs varam iemācīt saviem pusauģiem, un tās ir ļoti vienkāršas lietas. Viens seja un ķermenis neiet kopā vienā bildē. Izklausās ļoti vienkārši, bet šī ir pati glābjošākā lieta bieži, tāpēc, ka ļoti vienkārši iemeslu dēļ būs internetā plikbilde, miljardiem plikbilžu internetā. Kamēr tur nav klāta tava seja, tikmēr, visi gadījumā sūta nekad kopā ne ar seju. Tas, starp citu, ir interesanti. Šis ir iemesls, kāpēc puikas patiesībā retāk iekuļās problēmās nekā meitenes. Šis klausās drusku seksistiski, bet tas tā nav, tas ir realistiski. Meitenēm šķiet, ka viņu seja puišiem ir ļoti svarīga, un tāpēc viņas bildē no seja. Kamēr puišu fokus ir ļoti konkrēti uz to, un viņi, tā ir reāli. To var tā kā pārņemt. Protams, tad ir vēl kaut kādas lietas par to, lai nebildētu citas atpazīstamas lietas, tur istabā un tā. Man šķiet, ka šis ir tas, cik tālu mēs šobrīd par to zinām un kā tam saprātīgi pieiet. Un, ja gadījumā kaut kādas problēmas ir bijušas, dažiem pusauģiem tas ir tā, bet daži pusauģi par šo tiešām ārkārtīgi satraucās. Un mums ir bijuši gadījumi, kad pusauģi ir kļuvuši akūti suicidāli tieši šī iemesla dēļ, tāpēc, ka tā ideja par to, ka viņu bildes varētu kaut kur nonākt, tā ir vienkārši ārkārtīgi grūti izturama. Tas kauns un šausmas, un ka vecāki varētu uzzināt. Tā, protams, ir ļoti nepatīkama lieta. Bet, manuprāt, mēs kā pieaugušie varam viņus, protams, skaidrs, ka tas nav pareizi, tas nav labi. Bet mēs varam to vienkārši mazināt viņu to milzīgo šoku un vienkārši atgriežot to, ka jā, tas ir ļoti slikti, kad tā sanāca, bet viens internetā ir atkal jau miljoniem šo bilžu, diemžēl tāds notiek. Un otrs vienkārši atgriezt viņam to, ka pat iedot viņam to, jo kas viņiem liekas, ka ja viņa bildes kāds ieraudzīs, tad vispār visu viņa dzīve sabruks. Bet realitātē tas tā nav. Tas labums tajā ir tas, ka jo vairāk cilvēki ar to nodarbojās, jo mazāk šokējoši tas kļūst. Un es domāju, ka paudze pēc 30 gadiem, droši vien, tā būs lieta, kas katram būs, ja ne Facebookā, tad kaut kur telefonā mētāsies tādas bērnības bildes, tā ir realitāte. Ar to vairs būs grūti kādu šokēt, bet otrs ir tas, ka jaunieši tiešām ātri aizmirst lietas. Un tā arī ir lieta, ko viņam var atgriezt, ka, pat ja tas būs nonācis ļoti stulbi, bet tas nebūs tā, ka tev visu dzīvi vilksies līdzi. Mēs varam iedot mūsu piemēru tagad ar mūsu premjeru, kurai arī atklāja kaut kādas bērnības, bet jaunības tur video materiāls, kas varbūt bija, viņas varbūt nebija, bet tas nespēlē tik milzīgu lomu vairs. Pat caur to var. Es neko nezinu par premjeras gadījumu reālajā dzīvē, bet ar to var pusauģiem pastāstīt, ka, ja tu esi iekūlies nepatikšanās, nekas, tu pat varēsi kļūt par premjeru, ja tu gribēsi. Tas viss ir ok. Labi. Šis bija tas puisis, par ko es jums stāstīju. Labi, tad to kaut kā kopsavilkot, es domāju, ka skaidrs, ka par tehnoloģijām mums ir vērts ļoti uztraukties, bet ir tās konkrētās sfēras, kurās tās problēmas var rasties. Mēs runājam, ka motivācija pilnīgi noteikti ir kaut kāda lieta, ko tehnoloģijas ietekmē visādi iemeslu dēļ. Un ja mēs saskaramies ar to, ka pusaudzim, tas, ko mēs saucam par nemotivātiem, vai ka viņam sāk trūkt motivācijas skolā visās pārējās lietās, tas, kas ļoti bieži ir, ka viņam ir super daudz motivācijas, bet viņam tā motivācija ir tajā lietā, kurā mēs negribam, lai viņam būtu. Viņš ir ļoti motivēts spēlēt savu video spēli. Tā kā ļoti motivēts dabūt laikus sociālajos tīklos. Viņam ir ļoti daudz motivācijas, bet tā aiziet visa virtuālajā vidē. Droši vien, ka ir vērts ļoti uztraukties par sekmēm skolā. Mēs to runājam saistībā ar telefoniem primāri. Absolūti liela tēma ir fiziskā veselība, un man šķiet, par to mēs runājam diezgan maz sabiedrībā, bet ja vispār runā par digitālajām tehnoloģijām, šis ir tā lieta, kur tas vistiešākajā veidā ietekmē dzīves, jo tas, ko mēs pilnīgi droši zinām, ir tas, ka ļoti samazinās pusauģa aktivitāte. Viņi kustās daudz mazāk. Un ja pusaudzis nekustās, viņam ir visa veida problēma, riski ārkārtīgi pieaug. Tas ir arī izmērām. Mēs zinām, ka bērni ar virssvaru šobrīd ir diezgan daudz, un šī līkne ir ļoti progresīvi pieaugoša. Mēs zinām, ka cukurdiabēts jauniešiem ārkārtīgi pieaug.
Starp citu, pat ļoti interesants tēmas ir, ka jauniešiem pieaug un bērniem pusauģiem pieaug traumatisms. Dažādi veidi. Mums bija laba saruna ar vienu bērnu ķirurgu nesen. Un viņš teica, tas ir tieši saistīts ar to, tāpēc, ka ja bērns nekustās, viņam iekšējie muskuļu tonus vienkārši neattīstās tik labi. Un tad, katru reizi, kad viņš krīt vai kaut ko izdara, viņam daudz lielāka iespēja salauzt kaut ko vai dabūt kādu traumu. Un mēs zinām, ka tas ir ļoti saistīts ar šo mazkustīgumu. Mēs runājam par pārliecībām saistībā ar sociālajiem tīkliem, pilnīgi noteikti. Attiecības ar ģimeni. Tā ir lieta, ko tas ietekmē bieži tāpēc, ka šīs pasaules ir ļoti dažādas. Un skaidrs, ja pusaudzis pavada aptuveni 90% savu laiku virtuālajā vidē vai spēlējot video spēles, un vecākiem tā tēma ir tāda, kurā ir ļoti grūti kaut ko iebraukt, tā sakot, vai nekas par to nav zināms, vienkārši kļūst daudz mazāk šo kontaktēšanās punktu. Mēs runājam par meitenēm saistībā ar sociālajiem tīkliem, pusauģu apmierinātību ar dzīvi, viņi kļūst mazāki. Protams, ka tam var būt virkne visādu citādu iemeslu, bet diezgan drošs minējums ir, ka sociālajiem tīkliem un tehnoloģijām ir vismaz kaut kāda ietekme uz šo visu. Varbūt, ka ne izšķirošā, bet pilnīgi noteikti mēs saprotam, ka šī tehnoloģija lieta ir atnesusi ļoti daudz kā laba. Tā kā milzīgas iespējas pavērus vispārējo, bet tam ir kaut kādas diezgan negatīvas sekas, un tā mūsu lieta, ko mēs varam darīt, ir uzturēt visu to labo, bet diezgan nopietni tomēr pievērsties tiem blakus efektiem, kas šim visam ir, un kas saistās ar visām šīm lietām. Okay. Tā, mums ir aptuveni 10 minūtes laika palikušas. Kā jums ir, labprāt, jums radušies kaut kādi komentāri? Jā, droši. Jā, šis absolūti klasisks piemērs, ko jūs minējāt. Un atkal, šis ir tehnoloģiju negatīvās efekts, tāpēc, ka meitenes vienmēr par šo raizēs savā starpā salīdzinājās, bet, protams, viņa aiziet uz skolu, viņai ir 20 meitenes, viņa spēja ar viņām konkurēt. Bet, ja viņai jākonkurē tur ar Kim Kardashian no Hollywoodas un vēl kaut ko, tā konkurence kļūst neiespējama. Un tas ir ārkārtīgi sarežģīti. Man patiesībā nav tā, nevienam šobrīd nav īsti labas atbildes, ko ar to vispār darīt, tāpēc, ka ar to ir ļoti grūti atkal konkurēt kaut kā. Kas ir tas, ko mēs pateiksim meitenei, ja viņa katru dienu redz šīs bildes, un tā ir absolūti viņas realitāte. Ir drusku zināms, ka ir dažas lietas, kuras, ja meitenes dara, viņas mazāk par šo cirds. Tas ir, piemēram, meitenes, kas ir sportistes, statistiski viņas labāk tiek galā ar šo ķermeņa uztveri. Bet atkal, ja tas ir sācies 14-15 gadu vecumā, viņu neieliks pat taisno sportā, ja viņi ar to nav nodarbojusies, un arī tas vienmēr tā nav. Un skaidrs, ka labi, tas kā visiem pusauģiem lomu modeļi. Vai viņai izdodas atrast kaut kādu lomu modeli, kas viņai, jo šobrīd, ja viņas lomu modelis ir tikai ārkārtīgi seksīgi, ārkārtīgi skaists, tur filtrēts foto izstrādājums, tā varētu teikt. Vai izdodas atrast kaut kādu tādu realistiskāku lomas modeli. Starp citu, šī ir ļoti interesanta tēma. Vēl kādā citā aspektā mēs runājam tostarp par dzimumu identifikāciju un kāpēc meitenēm, ko diezgan daudz meitenes stāsta, un jums ir pusauga meitenes, iespējams, viņas to paši ir teikušas. Tad pusaudzis attīstās, viņam vajag kaut kādu modeli, kam līdzināties. Kas ir sabiedrībā novērtēts, kas ir, ja es esmu puisis, man ir diezgan daudz variantu. Protams, tad man ir viens ceļš, es varu kļūt par bokseru vai sportistu, tie ir super labi novērtēti. Bet es varu kļūt arī, ja es neesmu sportisks, es varu kļūt arī par komiķi, piemēram, stand-up, tas ir diezgan labi novērtēti. Es varu vispār, ja esmu galīgi tāds, es varu kļūt par video gameru, tur vispār nav jāiet ārā no mājas, tur izskats vispār nav svarīgs, es varu kļūt par video gameru un vēl kādas lietas. Diezgan daudz man tas spektrs, starp ko es varu izvēlēties, atkarībā no tā, kāds ir man ķermenis, kāds izskatos un vēl dažādas lietas. Meitenēm tā nav, meitenēm ir bez mazai viens virziens. Tu vai nu esi ļoti smuka un seksīga un tāda, ka var uzfočēt un tev daudz laika Instagramā, vai arī tā kā tev nav apkārt. Un ir viena no šīm idejām, kāpēc
sāk kļūt pievilcīgāka zēna identitāte nekā sievietes, ir šis apsvērums, ka, ja es esmu zēns, es īstenībā varu būt, šis izklausīsies drusku vulgāri, bet es īstenībā varu būt nesmuks. Būt nesmukai meitenei ir daudz grūtāk nekā būt nesmukam zēnam. Un tas mums varbūt pieaugušiem izklausās, saka Dievs, bet pusauģu pasaulē skaistums un tas, kā es izskatos, tas ir vispār tā kā, viss, par ko viss šī pasaule ir. Līdz ar to šeit ir parādās tādas visādas lietas, kuras atkal, man liekas, ir ļoti grūti atrisināt vecākam vai ģimenei, bet kas ir tādas tīri sabiedriskas, sabiedrības lielās. Okay, paldies. Šis ir tāds ļoti sensitīvs jautājums, kur droši vien speciāls domas dalītos. Es droši vien domāju tā, ka es uztrauktos tajā brīdī, kurā jaunietim identitāte sāk veidoties ap kaut kādu tādu konceptu, kas ilgtermiņā, es droši zinu, ka tas var nebūt veselīgs. Piemēram, ir atšķirības starp to, vai jaunietis eksperimentē vai neeksperimentē, vai izmēģina seksuāli to, vai viņam patīk puikas vai meitenes, kas, un daļa, praktiski mēs zinām, ka visi jaunieši kādā brīdī to apsver savā prātā, tās ir lietas, ar kurām mēs tiekam skaidrībā pubertātes vecumā, tā ir tā kā daļa no normālās attīstības. Vai man identitāte saistās ar seksualitāti, kas varētu nozīmēt to, ka protams, tam ir kaut kādas sekas, bet vai man identitāte sāk veidoties ap konceptu, piemēram, par šo dzimumu identitātes tēmu, par nebināro vai pretējo dzimumu, un, manuprāt, ir tomēr atšķirība. Ir labākas identitātes un ir sliktākas identitātes. Un es uztrauktos aiz tā iemesla, tāpēc, ka šīm identitātēm viņām ir noteikts konsekvences, un tās konsekvences bieži var būt ļoti neveselīgas. Respektīvi, daļa no šīs identitātes pieļauj to, ka, lai es labāk iejustos savā identitātē, man ir, piemēram, kaut kas fundamentāli jāmaina par savu ķermeni. Vai man ir jāuzņem kaut kādas citas vielas ķermenī, vai man ir kaut kā jāmodificē ķermenis. Un es domāju, ka tas ir tas, kāpēc no šīs identitātes varētu nebūt veselīgas un kāpēc būtu vērts tajā brīdī uztraukties. Bet tas ir tāds vērtību jautājums. Un tad droši vien katram par to būs savs. Bet es uztrauktos tajos brīžos, kurā šīs identitātes veidojās ap tiešām konceptiem, kuri potenciāli, un atkal, protams, ka absolūti ne visi bērni, kuriem tas ap to veidosies, ka viņiem tas novadīs līdz kaut kādām tādām sakām. Pilnīgi noteikti ne, bet tas risks tā kā miljonuskārtīgi paaugstinās, loģiski. Es droši vien domātu par to. Vēl viena lieta ar identitātēm vispār ir grūta, un tas ir arī iemesls, kāpēc, manuprāt, šķiet, ka nav labi par pusauģiem runāt, piemēram, par psihiskās veselības diagnozēm. Tas arī ir viens no veidiem, kā veidojās neveselīgas identitātes. Piemēram, man šķiet, ka nav pieaugušajiem tas ir ok, bet nav labi pusauģiem viņa mentālās veselības problēmas interpretēt diagnožu veidā. Piemēram, ka tev ir depresija vai tev ir tādi traucējumi, vai tev ir citi traucējumi. Tas iemesls ir tāds, ka viņam diezgan ātri veidojās identitāte ap šo. Viņam veidojās identitāte ap savu, ap to, ka viņš ir depresijas slimnieks, piemēram. Vai ap to, ka viņš ir mentālās veselības problēma. Vai jebkas problemātisks, ap ko var veidoties identitāte. Un man šķiet, ka ar to vienmēr jābūt ļoti uzmanīgiem. Jo pusaudzes dara, tas ir viņa uzdevums izveidot savu identitāti, un dažas identitātes ir potenciāli riskantākas nekā citas. Es tā domāju, es nezinu, vai tam izklausās kaut kā puslaicis sakarīgi vai kā. Ok, labi, tad noslēdzos. Es vienkārši zinu, ka cilvēkiem parasti ļoti, un man arī ļoti gribās iedot ko praktisku, bet es zinu, ka ir ļoti grūti ko praktiski iedot tādu, kas noderēs visiem. Jo, protams, ka absolūti visas tās situācijas ir ļoti dažādas, un tas, kas palīdz, ir vienkārši saprast ļoti labi to konkrēto pusaudzi. Jo tad, kad izdodas saprast to konkrēto pusaudzi, var labi izdomāt, kas viņam varētu interesēt darīt un kā, bet tādas lietas, kas darētu uz visiem, tas ļoti grūti, bet var būt, ka šīs ir diezgan universāls. Protams, tā ir pašsaprotam, ka ir vērts sākt ļoti agri, bet tas kā ar visu, bet ar tehnoloģijām pilnīgi noteikti. Un bieži vecāki domā, ka, vai teiksim, neaizdomājas tajā virzienā, ka, ja bērns ir maziņš, viņš vai pēc skolas 7, 8 gadi,
viņš tik ļoti uz tām tehnoloģijām nav uzsēdies, ka varbūt, un tad mēs kā nerisinām problēmas, kamēr viņas nav sākušās, bet ar tehnoloģijām, manuprāt, ir otrādāk, ka ir ļoti vērts ieguldīties jau no paša sākuma bērnam dodot ļoti skaidrus noteikumus un veidojot to rāmi diezgan skaidru, tāpēc, ka viņš kļūst nekontrolējams diezgan ātri. Un, manuprāt, ir vērts bērnu mācīt pie tehnoloģiju lietošanas jau uzreiz. Tāpēc, līdzīgi kā mēs mācām bērnu pie tā, kā uzvesties pie galda vai kā mazgāt zobus, jo tehnoloģijas būs viņa dzīves neatņemama sastāvdaļa. Un tāpēc ir super ātri, tam ir jēga viņu mācīt uzreiz. Domāju, ka lieta, kas tiešām labi strādā, un tas ir no dažādiem pētījumiem, parādās, ka ja tehnoloģijas mēs nedodam kā pašsaprotam lietu, bet ka tā ir lieta, kas bērnam jānopelna. Un tam ir divi ieguvumi. Viens ir tas, ka mums ir kaut kāds rīks, ar ko viņu motivēt, bet otrs tas, ka viņš iemācās, ka tā nav lieta, kuras ir brīvi pieejama, kā bezmaksas saldē vai kaut kas, kas pienākas, bet ka viņam tas ir jānopelna, tas samazinās to laiku, ko viņš pavadīs. Parasti šis diezgan labi strādā. Noteikti ir vērts domāt varbūt ne tik daudz par stundām un laiku, bet tieši par saturu, ko viņš tur dara. Jo, līdz es bieži šo piemēru minējis, arī šodien ir milzīga atšķirība, vai bērns pavada 2 stundas spēlējot Robloxu, vai 2 stundas skatoties YouTube, vai 2 stundas skatoties pornogrāfiju. It kā tās viss ir 2 stundas pie viena ekrāna, bet tas ir pilnīgi dažādas stundas. Un līdz ar to ir labāk vērts domāt tieši par to saturu un cik tas ir piemērots tostarp viņa attīstības posmam un situācijai. Un sēžoties, ko pilnīgi droši, kas vienmēr izklausās vissliktāk, bet tā tas ir. Reāli vecāku ieradumi ļoti saistās ar to, kā bērni veido savus ieradumus. Pat tad, kad pusauģi ir vecumā, kurā vecāki viņiem vispār neeksistē un nav svarīgi, absolūti var redzēt, ka viņu ieradumi ļoti, ļoti cieši saistīti ir ar to. Un šī lieta, kur mēs minējām par to, ka ir strukturēts laiks, laiks, kurā ir stundas atvēlētas tam, ko vajag. Un tad iet atpakaļ ceļu, skatīties, cik tev paliek pāri. Tās var izmantot. Visam tā parasti ir diezgan veiksmīgi pieeja izrādījusies daudzām ģimenēm. Es domāju, ja jūs plānojat sarunas ar saviem pusauģiem vai kaut kā citādi, iespējams, tas ir laba vieta, no kuras sākt, vienkārši salikt tās lietas, kuras ir obligāti vajadzīgas, un tad to, kas paliek pāri, un to viņš var izmantot. Okay. Tas lielās līnijās bija tas, ko man gribējās jums pastāstīt šodien, kas man šķiet svarīgākais, par ko es biežāk runāju. Protams, tēma ārkārtīgi milzīga, līdz ar to ko apkopot, bet es ceru, ka kaut kas šķita noderīgi. Un tā, paldies, ka tā atnācāt, ielasījāties, lai mums izdodās tas sarunas pārējais.